Esiet sveicināti hokeja līdzstājā visā Latvijā. Latvijas izlase turpina cīnīties pasaules čempionātā, un šodien pretī mums stājas Kazahstānas valsts vienība, ar kur pēdējoreiz pasaules čempionāta ietvaros tikāmies tieši pirms 10 gadiem un izcīnījām uzvaru 3-1. Toms Prāvnieks un Jānis Vululs šovakar kopā ar jums. Labvakar, spēle ar ļoti augstām likmēm. Tā parādīs, par ko mēs cīnīsimies šajā pasaules čempionātā. Ja izdodas izcīnīt panākumu, cīnīsimies par astoņnieku, ja nē, tad tiksim ierauti šajā izdzīvošanas cīņā. Un kā pirms spēles tiekoties ar žurnālistiem norādīja Kārlis Zirnis, treneri lieki to neatgādināt hokejistiem. Visi ļoti labi saprot, kādas ir likmes, spēle tūlīt sāksies, un treneru norādījums ir jau ar pirmajām minūtēm, ar pirmajām sekundēm mesties uz priekšu, spēlēt ļoti aktīvi, agresīvi, daudz aktīvāk, agresīvāk nekā iepriekšējās spēlēs. Jā, tieši tā. Zirnis arī uzsvēra to, ka mēs spēlēsim ļoti agresīvi, ļoti aktīvi. Iespējams, tik agresīvi Latvijas izlasē nebūsim redzējuši ļoti sen. Pirmā maiņa Latvijai uz ledus. Tātad Ķēniņš, Rēdlīgs, Daugaviņš uzbrukumā, Kuldar, Galviņa aizsardzībā. Savukārt mūsu pretiniekiem Rimarjovs, Antropovs, Starčenko uzbrukumā ar Talmanu un Ļitviņenko aizsardzībā. Arī viņiem liels izmaiņas sastāvā uz šos mačus. Jā, pārliecinoši. Astans Barijs spēlētāji veido Kazahstānas izlases komandu. Kodols ir no viena kluba, 16 hokejisti. Un tagad apturēta spēle. Viens mūsu Latvijas izlases aizsardzības zonā. Tieši tā, Latvijas izlases aizsardzības zonā būs iemetiens. Abas komandas nomaina sastāvu. Mums jau otrais virknējums arī ar izmaiņām. Bet lūk, abu komandu galvenie treneri Tess Nolēns Latvijā un arī Pekas Selīns, Somu treneris, kurš strādāja ar Astanas Baris visu šo sezonu šo Kazahstānas klubu un vada arī šo izlases. Somu speciālists. Iepriekš viņš ar Somijas valsts vienību strādājis kā treneru asistents. Arī iepriekšējā pasaules čempionātā tā labi viņš zina, kā spēlē Latvija, un pirmā iespēja Kazahstānai tomēr izveidos jau pirmajā minūtē. Lieliski nospēlē Edgars Masaļskis. Viņš palīdzēja izcīnīt mūsu komandai pirmo uzvaru spēlē pret Somiju. Tātad vēsturisks panākums 3-2. Pirmajā mačā Edgars atvairīja 22 metienus no 24, un lūk, laba iespēja, bet glāb mūsu komandu vārdsargs Starčenko. Vēlreiz vārdu priekš Masaļskijs precīzi nospēlē vārtos. Pēdējo reizi, kad spēlējām ar Kazahstānas izlases olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā, arī toreiz vārds sargāja Edgars Masaļskis. Toreiz izcīnījām smagu, grūtu uzvaru 3-2. Un Štāls, Rēdliks un Dārziņš toreiz guva vārds Latvijas izlases labā. Divi no šiem hokejistiem šodien ir sastāvā Latvijas izlasē. Savukārt Upers un Starčenko bija Kazahstānas vārtu guvēji. Pēdējos gados ļoti svarīgas uzvaras izcīnījis Masaļskis gan šajā olimpiskajā kvalifikācijas ciklā, gan arī olimpiādē pret Šveici, kas pirmo reizi mūs ieveda olimpiskajā astoņniekā, gan arī panākums pret Somiju pirmajā pasaules čempionāta spēlē. Girgensons tagad uz labo malu, Jākaps Rēdlīgs, ātri nogādājam ripu uzbrukumā, Štāls uz vārdu priekšu. Miks Indrašs, viņš izvers vadībā Latvijas izlases jau tad, kad spēlēt 1 minūtu un 15 sekundes. Lieliski rezultatīva piespēle būs Jurim Štālam, kuram pirmais uznāciens uz ledus pēc šī nepatīkamā incidenta pirmajā spēlē. Ielikts viņš ir otrajā maiņā ar Girgensonu un Indraši, un Indrašs saņem apsveikumus. Lielisks viņam bija pirmais pasaules čempionāts iepriekšējā klusē, pagaidām arī šajā nebija ticis pie punktiem, un tagad vārtu gūms. Patīkam, ka rezultatīvu piespēle arī Jurim Štālam. Tiešām ļoti gribēja viņš piedalīties arī iepriekšējā mačā. Īsts cīnītājs vakar arī tika pārbaudīt tieši viņa fiziskā kondīcija uz slodzēm, un lūk, Indraša vārtu guvums. Un viss cieņa arī Jurim Štālam visai maiņai kopumā uzbrukumā. Jākaps Rēdliks arī ievada labi ripu zonā, arī viņam būs rezultatīvitātes punkts. Tātad pirmais uznāciens šim virknēm uz ledus un jau gūtie vārti, bet viss varēja būt arī savādāk. Edgars Masaļskis atvairīja divus sarežģītus metienus pirmajā minūtē, un tagad otrās minūtes sākumā Latvija ir izvirzījusies vadībā. Šodien nav tik daudz mūsu komandas līdzstēja, kā pirmajās spēlēs, kad bija 7-8 tūkstoši, ir vairākas brīvas vietas. Tas arī saprotams, tad bija brīvdienas. Tagad tomēr sāksies darba nedēļa, bet domājams, ja
Latvija spēlēs tā, kā viņa aizvadījusi ir šos mačus, tad līdzstēju pieplūdums būs vēl. Nu, un tomēr, lai gan līdzstēju ir šķietami mazāk no Latvijas, bet fantastiski ir atmosfēra šeit Minskas arēnā. Nu, tiešām nevar sūdzēties, un arī paši spēlētāji norādīja, cik tas viņiem ir svarīgi. Nokļūst zonā tur Kazahstānas izlase, izdodās rip nogādāt laukums turī, atspēlēts atpakaļ Antropos. Pieredzes bagātākais spēlētājs Nacionālajā hokeja līgā no Kazahstānas arī dzen uz ledus. Nu, nebija izdevusies viņam šī sezona Kazahstānas klubā Astanas Baris. Nu, tieši arī vairāk savainojumu viņam, bet ļoti apņēmīgs viņš ir Kazahstānas komandā šogad. Mūsējiem tātad spēle sāks 6. aizsargi. Rodrigo Laviņš paliks kā 7. Nu, ja būs vajadzība, nāks arī viņš laukumā, un sākumā Lipsbergs spēlēs 4. uzbrucēja trīniekā, un tad Zirnis norādīja. Un tad jau tālāk skatīsimies, kā ritēs spēle, kā veiksies Robertam, spēlējot maiņā kopā ar Džeriņu un Mēju. 4. maiņa jau pirmo uznācienu ir bijuši laukumā, tagad atkal pirmais virknējums, un viņiem nāks spēlēt aizsardzībā. Jā, pirmā maiņa spēlē arī pret Kazahstānas pirmo maiņu, kur Nikolais Antropovs, viens no visu laiku labākajiem spēlētājiem ar Kazahstānas pasi. Pagaidām gan viņa maiņa pirmā nav tikus pie rezultātas punktiem. Miķels Rēdlīgs. Jāņem vērā, ka ar pirmo virknējumu arī Kevins Dalmens spēlē. Ātri izdodās mums iegūt ripu uzbrukumā. Māris Jās turpat pie zilās līnijas raida ripu vārtu virzienā, bet tagad tāds tā laukumu šķiet, ka no Kazahstānas hokejistu plēc, acīm redzot, bet redzam vēlreiz vārtu gūmus. Girgensons, tālāk jau Jakabs Rēdlīgs atstāja ripu štāvam, štāvs uz vārtu priekšu un cīņā gūst vārtus Miks Indrašs. Nebija viegli izdarīt viņam šo mētienu, atradās tur pretspēlētājs Balākus, bet Miks Indrašs kārtīgs cīnītājs un panāk rezultāts tablo 1-0. Aktīvi Mārtiņš Cipuls pacīnās aiz Jeremējevu vārtiem. Arī kā smējās treneris Zirnis, tad viņš teica, ka Cipuļu maiņai jāgūst vārtus šajā mačā. Un Cipuls esot norādījis, ka viņa maiņa jau vārtus ir gūsi, bet Zirnis nosēdinājis atpakaļ uzbrucēju, sakot, ka to izdarīja aizsargi uzbrucēji. Šīs maiņas uzbrucēji ievārtu gūmu nav tikuši. Un tagad aktīvi Kazahstāna dodas atspēlēties un ir laba iespēja viņiem arī šajā uzbrukumā. Nu, diezgan draudīgi sākumā ir Kazahstānas izlases uzbrukuma. Arī Kazahstāna ļoti labi saprot, ka var turpināties šī ceļošana augšā lejā, kāds ir bijis iepriekšējās sezonās. Un pagaidām situācija ir diezgan sarežģīta. Ar potenciāliem vieniem no konkurentiem Baltkrievijas zaudēts arī Vācijai pirmajā spēlē 1-2 pēc spēles metienos. Un pagaidām bez punktiem palikusi šajā grupā ir tikai Šveice. Žēlaovs, metiens garām vārtiem, ļoti bīstam met. Tālgad Žēlaovs, viens no īsākajiem spēlētājiem Kazahstānas komandā, bet ļoti ātrs, ļoti bīstams spēlētājs. Un tagad jau pirmais metiens viņa izpildījumā, kas lido vārtiem garām. Dodamies atkal uz priekšu. Kazahstāna ir visvecākā izlase šajā turnīrā. Ļoti daudz pieredzes, bet varbūt arī vairs nav tik daudz ātrumu. Virs 30 gadiem, nedaudz vidējais vecums. No arī Jeremējevam 38 vārtsargam. Par pusotru gadu vecāku Kazahstānas izlase ir nekā tuvākie sekotāji Baltkrievi. Tā kā tiešām pieredzējis sastāvs, bet atkal Žēlaovs vārtu priekšā un ripa diemžēl vārtos. Jā, noķēra mūsējos nomaiņu dežūrē pie zilās līnijas Žēlaovs. Viens pats kādu laiku saņēma ripu un ar otro piegājienu izgājienā pret Masaļski. Viņš ir precīzs. Pirmo reizi aizmet garām, tagad Žēlaovs izlīdzina rezultātu. 1-1. Vēlreiz Krasns Labocevs atmet ripu atpakaļ. Tālāk Semjonovs ļoti tālu acīgi piespēle un tagad Žēlaovs ieraida ripu vārtos. Jā, Žēlaovam šī bija viena no labākajām sezonām arī Astanas Baris vienībā. Tiesa, viņam incidents bija Gagarinkaus izcīņā pēc pirmās kārtas, kad viņš atlidoja mājās no Jekaterinburgas. Līdzteica cēla Žēlaovu gaisā viens no mājinieku mīluļiem Astanas Baris komandā, bet nomet viņu uz zemes, kad cilāja viņu līdzteica, guva viņš smadzeņu satricinājumu un būtībā sezonu klubā viņam bija beigusies. Un tagad viņš ir atgriezies Kazahstānas izlasē. Jā, no ātri komandas apmainījušās ar vārtu gūmiem. Tagad Miķels Rēdlīgs labā ātrumā ieiet zonā. Ķēniņš, Daugaviņš, Kaspars Daugaviņš, Jākabs Rēdlīgs. Jākabs tālāk ar apmali un tomēr atbruņot tiek Latvijas izlases. Un Ķēniņš spēks spēle pie laukuma apmals. Ķēniņš Alaži iesaistās šādā spēka cīņā. Ļoti patīkam redzēt, ļoti karstasnīgs hokejists vienmēr dodas cīņā. Miķels Rēdlīgs tālāk atkal Ķēniņam. Jā, un tas ir novērtēts, tāpēc arī viņš dosies uz
Vancouveras Canucks jau ir noslēgts līgums šajā sezonā, skaitījās izīrēts Šveices komandai. Un iepriekšējā pasaules čempionātā viņam no visiem hokejistiem, no visām izlasēm visvairāk spēka paņēmienu. Nu, vai hokejisti Ziemeļamerikā pilnīgi noteikti nespēlē, tā kā, to, protams, arī novērtē Ziemeļamerikas speciālisti. Jā, enerģijas spēlētājs ar pievienoto vērtību arī pats. Prot gūt vārdus, dalīt rezultīvus piespēles un ļoti sīkts, nepiekāpīgs cīnītājs. Masaļskis atstāja arī pēc vārtiem. Tur Kulda piespēles priekšu, neizdodas uztvert to Ņiživijām. Antropos tālāk uz zilo līniju, atkal Kazahstānas izlases dodas uzbrukumā. Izdodas atbruņot metēju, bet tiesnesis paceļ roku un par turēšanu, par pretinieku turēšanu ar nūju. Latvijas izlasē tagad noraidījums. Jau ļoti aktīvi uz priekšu dodas mūsējie, bet šādā hokejā Kazahstāna atrod ļoti labas iespējas. Jau 3 vārdu gūšanas momenti, pat vairāk viņiem bijuši, vairāk izgājieni 1-1, un šoreiz, negribot Aleksandram Ņiživiem nāks pārkāpt noteikumus, 2 minūšu sots viņam, un mūsējiem jāspēlē 4-5. Jā, šādā situācijā, protams, citu risinājumu nav. Jā, protams, blakus bija aizsargs, bet, Aleksandrs Ņiživijs glābi mūsu komandu no iespējama vārdu zaudējumu. Tagad spēlēsim skaitliskajā mazākumā. Nav šajā pasaules čempionātā vārds vairākumā gūs Kazahstāna, bet viņiem ir Dalmens, viņiem ir Antropos, tagad gan Dalmens ir laukumā, un viņš izdara metienu nevisai veiksmīgi. Sotnieks pirmais pie ripas, pēc tam Meja. Arī paliek mūsu zonā cīņa. Par to turpinās. Meja mēties atkal no distances garām vārtiem. Paliek tā Kazahstānas rīcībā. Starčenko vēlreiz atpakaļ. Litviņenko, Starčenko tālākais vārtiem. Nikolais Antropos bīstam piespēl gar pašiem vārtiem. Nenonāk rip līdz Litviņenko un izdodas izraidīt ripu ārā no savas aizsardzības zonas, bet daļēji nomaiņu tikai izdodas izdarīt Latvijas izlasē. Un tad jau, ja nomainīsies Dalmens un citi līderi, tad varbūt būs vieglāk. No Antropos Dalmens gan vēl paliek laukumā, un mūsēji izraida ripu ārā no zonas. Kārlis Zirns arī norādīja, ka vairākumu mazākumu vienībām var būt izšķiroša loma šajā spēlē, un ir labs vairākumu piecinieks Kazahstānai. Jā, īpaši tiešām liela nozīme ir Kevinam Dalmenam. Tagad gan viņš ir devies nost no ledus, nomainījies, un Žēlovovs ar partneriem ir uzbrukumā, un arī aizsargu pāris ir nomainījies Kazahstānai. Krasnis Lobocevs. Un Pēters Skudras, Nižņī Novgorods torpēdo spēlē, viņš raida ripu uz vārtu priekšu, Štāls, Indrašis. Un vienat nevaram aizskriet, Stavčenko. Uz vārtu priekšu, laba piespēle Zemgus Girgensons. Uztriecās virsū Jeremējevam, bet tur viss noteikumu robežās. Jāspēlē tālāk. Vēl 30 sekundes uz noraidīto spēlētāju soliņa jāpavada Ņiživijam. Veiksmīgi aizstāvs mūsējie. Pret šo piecinieku jau ir vieglāk ripu dabūt ārā no zonas un var nomainīties mūsējie. Cipuls Daugaviņš uzbrucēja pāris palicis, Jākaps Rēliks, Māris Jāss aizsardzības līnijā. Vēlreiz ripu ierēdīt zonā. Māris Jāss spēks spēle pie laukuma apmales. Ļoti labi nospēlē aizsargs, bet ripa paliek Kazahstānas rīcībā. Kazantsevs. Aktīvi cīņa tur vārtu priekšā. Jākaps Rēdliks arī nežēlo savu pretspēlētāju. Bīstam gar pašiem vārtiem. Ļoti daudz iespēju ir bijis Kazahstānai. Tagad mūsēja pilnā sastāvā, bet turpinās vēl Kazahstānas uzbrukums. Bīstam krīt tur Edgars Masaļskis, bet tagad ripa ar mūsējiem. Daugaviņš. Ņiživijs. Ja mēs runājam par Kazahstānas līderiem, tad noteikti kā viens jāpiemina galvenais treneris Āri Peka Selīns. Jo būtībā no Astanas Barīs kodols nav mainījies, bet atnāca Selīns un šī komanda izmainījās līdz nepazīšanai, aizvadīja savu pārliecinošu labāko sezonu kontinentālajā hokeja līgā, un šis somu speciālists ir arī ļoti zinošs, un tāpēc Latvijas izlase ir labi izpētīta un redzam. Mūsējie mēģina spēlēt savu spēli, bet ļoti daudz iespējas ir Kazahstānai. Viņi ir sagatavojušies cīņai pret mūsējiem. Tagad mūsu komandas ātrs uzbrukums. Četrtā jau dodamies priekš Indrašis. Aizmuguras nav tagad. Nav metienu tur no vārtu priekš. Gintam Mējam tika adresēta šī piespēle. Laicīgi ar atgriežamies aizsardzībā arī Gins Mēja. Paspēja būt pirmais. Atgriežās arī Sotnieks. Upers. Un tālāk jau Sotnieks, pirmais pie ripas laukuma stūrī. Skatītājs skandē Latviju. Latvija tiešām skaļa atmosfēra šeit Minskas arēnā. Vairāk tūkstoši mūsējo ir arī šajā spēlē. Diezgan maz brīvvietu un vidēji. Latvijas izlases pirmās 2 spēles apmeklējuši 11,5 tūkstoši skatītāji. Varam lēst, ka kāds 7 bija tieši Latvijas izlases atbalstītāji. Iestrēgs mūsu uzbrukums vidējā zonā. Kazahstāna atkal dots uzbrukumā Rimarevs. Viņš aizvada pirmo spēli šajā pasaules čempionātā. Poļšķuks nav pieteikumā.
Jā, Poļuščuks ir viens no tiem, kuram ir rezultatīvitātes punkts Kazahstānas komandā, tomēr viņš nav pieteikumā. Tagad gan rīpa paliek Kazahstānai, bīstami tur Antropos, vairāk kritušie spēlētāji, tomēr izdodās Latvijas izlasē izcīnīt rīpu, tālāk Štāls. Diagonāli piespēle, to gandrīz pārtver Kazahstānas izlases uzbrucējs Starčenko. Jā, un jautāts par savainojumiem Latvijas izlasē Kārlis Zirnis, kā jau Ziemeļamerikas hokeja skolas audzēknis, teica, ka neko neteiks par traumām, bet tomēr nenosaucot vārdu atklāja, ka vienam no līderiem ir nopietns savainojums, bet viņš spēlē. Spēlē caur sāpēm, tā kā arī visu cieņu, lai kurš arī nebūs šis spēlētājs. Krasnas Lopoceva metiens. Želaovs atkal atspēlē atpakaļ, un Edgars Masājskis izdodās viņam fiksēt rīpu, iemetiens būs pie Latvijas izlases vārtiem. Atgriežamies arēnā Minsk, redzam Talgats Želaovs pēc gūtajiem vārtiem, bet Jākabs Rēdlīgs atrodas uz noraidīto spēlētāju soliņu par pretinieku turēšanu. Tomēr pēdējā šajā momentā pie Edgara Masājska vārtiem saņēmis ir 2 minūšu noraidījumi, tā kā jāspēlē būs skaitliskajā mazākumā. Latvijas valsts vienībai paliekam 4 vīru sastāvā un, protams, Kazahstānai spēcīgākie spēki uz ledus. Šajā reklāmas pauzes laikā ir iespēja viņus atviltināt, ir bijusi trenerim. Tā kā atkal sarežģīts 2 minūtes Latvijai. Kazahstāna mūsu zonā cīņa par ripi apmalis Džeriņš. Gavriļins atspēlē atpakaļ. Savčenko. Romans Savčenko, tālākais vārtiem Želaovs. Jā, bet šoreiz pat nav Dalmens ar partneriem laukumā. Cits virknējums Gavriļins, Krasnas Lopocevs, bet Gavriļins ir gūs jau 2 vārtus šajā pasaules čempionātā, un tad pirmajās 2 spēlēs turpina izspēle Kazahstāna. Metiens tur rip vārtu priekšā savāds Sotnieks un raid pāri visām līnijām pie Jermējeva. Tālāk atkal zonā nokļūst Kazahstāna. Jau 40 sekundes esam izturējuši mazākumā. Piespēles vārtu priekš Masājskis. Piespiež ripu pie ledus. Izdevās pārtver šo piespēli gaisā un veiksmīgi arī norēģēja mūsu vārdsargs Masājskis. Lūk, Jākabs Rēdlīgs uz norēdīto spēlētāju soliņu. 2011. gadā Jākabs Rēdlīgs aizvadīja iepriekšējo pasaules čempionātu. Lūk, šī cīņa pretinieku turēšana, par to arī 2 minūtes. Un kopumā jāsaka, ka Kazahstāna ļoti labi ir sagatavosies šai spēlē. Metienu attiecības 7-2 viņa komandas labā. Un ir labas iespējas bijušas mūsu pretiniekiem. Jeremējevs. Dodas aiz vārtiem. No aktīvi spēlējām arī skaitliskajā mazākumā. Dodamies uz priekšu. Tālāk Upērs. Laukums turī nogādā rīpu. Tur pret viņu Kulda. Bieži arī šie spēlētāji tikušies kontinentālajā hokeja līgā savā starpā. Tā skaitā arī Gagarinkaus izciņā bīstam metiens garām vārtiem. Saikne Antropos Dalmens. Un tagad viņi kā otrie. Šis piecinieks nāca laukumā skaitliskajā vairākumā Antropos. Uz vārtu priekšu Starčenko, Masājskis uzliek cimdu uz ripas un līdz ar to epizode ir beigusies. Klāt tur uzreiz Ļitviņenko arī Antropos, bet nekāda asuma šajā situācijā nebūs. Jā, ļoti veiksmīgs spēles sākums mūsējiem jau 2. minūtē vārtu gūms, bet Kazahstāna vēl un vēl rada labas vārtu gūšanas iespējas. Izskatās, šis būs kārtējais, ļoti nervozais mačs ar Latvijas izlases piedalīšanos. Gadi iet, treneri mainās, bet šī viena iezīme nemainās. Jā, ar Kazahstānu alaši smagi mači, bet kopumā atceramies Bāzelē 98. gadā. Diezgan iespaidīgi uzvar 7-2 toreiz Latvijas izlasei, un arī pasaules čempionātos zaudējuši neesam. Lūk, mača galvenais tiesnesis, viens no galvenajiem tiesnešiem, Igors Dremējs no Slovēnijas un Markus Vineborgs no Zviedrijas galvenie tiesneši. Līnija tiesneši arī interesanti, Vits Lederers no Čehijas un Jeps Lermerks no Nīderlandes. No Nīderlandes, jā, tiesnesis. Jā, tagad elites divīziju tiesā. Saķeršanās pie Masājska sargātajiem vārtiem. Vēl 26 sekundes uz soliņa jāpavada Jākabam Rēdlikam. Runājot par zviedru tiesnesi Markusu Vineborgu, pavisam nesen arī ir nedaudz patiesājis Nacionālajā hokeja līgā.
Ar viņu kopā tāds Slovēnis Dremeļs. Un šeit Antropovs 1,95 m. Daudz spēles Nacionālajā hokeja līgā, kopskaitā 788, 193 vārtus viņš ir guvis. Dalmens mētiens vārtu virzienā un Masājs, kas nospēlē precīzi, neatsit ripu vārtu priekšā, to piespiež. Tātad vēlreiz iemetiens. Dalmens ar partneriem paliek uz ledus, sākotnēji iesāk cits virknējums. Tagad ir nomināli pirmā mājas ledus skaitliskajā vairākumā Kazahstānai. Savukārt mūsējie nomaina sastāvu, Čeriņš dodas malā. Pujats aizsardzībā tagad Girgensons iemetienā, uzvar iemetienā Girgensons, un starp citu viņš ir arī pozitīvs iemetienos, procentāli 58% šajā pasaules čempionātā uzvarēt. Uzvarēts arī šīs iemetiens, bet tomēr arī iegūst Kazahstāna. Upers. Kontrolē ripu Upers. Starčenko. Atgriežas uzlāts Jākaps Rēliks. Metiens pa mūsu komandas vārtiem. Cīņa vēl tagad turpinās. Antropovs. Dalmens pie zilās līnijas. Antropovs met ripu uz vārtu priekšu. Tagad jau tā ir Herbertam Vasiļevam. Esam izturējuši arī otro skātisko mazākumu šajā spēlē, bet jāsaka, Kazahstāna ir pārsteigusi ar to, ka jau tik daudz vārtu gūšanas iespēju viņiem 13 aizvadīto minūšu laikā. Arī metiens skaits tomēr jau ap 10 metieniem paspējuši izdarīt. Tagad atkal uzbrukumā ir Kazahstāna, ripāk priekšā un izdodās raidīt ripu tālāk Ķēniņam, Kulda aiz vārtiem. Jā, iepriekšējos divos mačos kopā Kazahstāna izdarīja 40 metienus, katrā spēlē pa 20 metieniem. Šajā periodā jau vien 10 metieni. Tuvojas, tieši tā. Ļoti aktivizējusies ir Kazahstāna. Arī pret Baltkrieviju, jāsaka, pirmajā periodā Kazahstāna bija ļoti aktīva. Pirmie izvirzījās vadībā, Gavriļins guva vārtus. Bet tālāk jau Baltkrieviem izdevās iegūt pārsvaru. Tomēr mačs bija līdzīgs. Jā, vērojot arī, kā Kazahstāna spēlē pirmās divas spēles, jāsaka, ir maksimum izspiedz no šīs komandas Ārpeka Selīns. Pagaidām gan vēl nav uzvaru, bet ir punkts. Tātad pret Vāciju ļoti konkurētspējīgs sniegums, un Vācija tikai pēc spēles metienos izcīnīja uzvaru. Daugaviņš. Māris Jās. Tur paliek pēdējais, un atkal Kazahstānas izlases uzbrukums. Bīstams vārtu priekšu, Ķēniņš. Ķēniņš tur tiek apturēts, bet Miķels Rēdlīgs. Arī viņam neizdodās aizskriet tālāks priekšnieks, bija Māris Jās. 22. numurs, tagad viņš dodas nomainīties, un uz ledus jau Girgensons ar partneriem. Štāls un arī Miks Indrešs uzbrukumā. Pujats aizsardzībā ar Kristapu Sotnieku. Arī tagad mūsēji ļoti aktīvi dodas uz priekšu, tad, kad ripa ir pretniekiem Indrašīs, Žailovs. Atkal ātrais Žailovs ieraida ripu Latvijas izlases aizsardzības zonā, Pujāts. Vienīgais etniskais Kazahs Talgats Žailovs un ir krietni progresējis pēdējo sezonu laikā, un tagad jau viens no Astanas Barīs uzbrukuma līderiem. Jā, pārmetiens šajā situācijā tomēr Latvijai nepagūva Zemgus Girgensons tik līdz ripai, bet vēlreiz mūsu ekrānos Talgats Žailovs, vārta autors Kazahstānas komandā, un Zemgus Girgensons. Savu labāko sezonu Žailovs aizvadīja tagad KHL, 28 gadu šim uzbrucējam, 31 punkts. Šo sezonu 10 no tiem gūtie vārti. Atkal iemetiens pie mūsu komandas vārtiem. Girgensons uzvar iemetienā Antropovu. Un ripa izraidīt ārpus laukuma Kristaps Sotnieks. Tātad 2 minūšu norādījums atkal Latvijas valsts vienībai. Atgriežamies Minskas arēnā. Latvijas izlase trešo reizi paliks skaitliskajā mazākumā. Kristaps Sotnieks izrāda ripu ārpus laukuma, līdz ar to norādījums par tīšu spēles laiku vilcināšanu. Kulda Galviņš aizsarg laukumā mūsējiem un Gīns Mēja, Andris Džeriņš un, protams, Antropovs, Dalmens, arī Upers. Un Ļitviņenko, Starčenko. Labi nospēlējumi iemetienā. Džeriņš uzvar iemetienu. Meija ļoti vienkārši, bet pareizi. Meija raida ripu pār laukumam. Jeremējevs pirmais pie tās un iegūstam tik ļoti svarīgās sekundes skaitliskajā mazākumā. Atgriežamies atpakaļ aizsardzībā gar labo mālu. Antropovs nogādā ripu zonā. Meija, Džeriņš un vēlreiz raidam ripu pār laukumam. Jau pusminūte būs izturēta. Nomainās mūsu laukuma spēlētāju četrnieks.
Jēkabs, Rēdliks, Cīpulis, Daugaviņš un Kulda vēl paliek. Un atkal veiksmīgi raidam ripu ārā no zonas aiz Jeremējevu sargātajiem vārtiem. Ripa atkal Kazahstānai. Nomainās arī Kazahstāna. Nekas Dalmanam un partneriem nav izdevies. Tagad jau cits virknējums dots laukumā. Tur ir Gavrīļins, tur ir Krasnas Labocevs un arī Žaila Uovs. Jā, arī aizsardzībā ir Savčenko. Arī viņam ir ļoti spēcīgs metiens, bet vēlreiz izdodas labi nospēlēt aizsardzībā. Šoreiz Jākabs Rēdliks raida ripu pār laukumam. Jau vairāk kā minūti esam izturējuši skaitliski nevienādos sastāvos. Dodās uz priekšu atkal Kazahstāna. Ierēda ripu laukuma stūrī Mēja pirmais. Neizdodas noslēgt šo apmāli Kazahstānai. Vēlreiz šoreiz no laukuma vidusdaļas viņi uzsāk savu uzbrukumu. 40 sekundes vairs jāiztur. Žaila Uovs. Pret viņu Galviņš. Žaila Uovs izspēle partnerim Gavrīļinam. Tagad beidzot ir izvietojušies Kazahstānas hokeisti un meklē iespēju apdraudēt Masāļska vārtus. Spēcīgs domāts, spēcīgs metiens. Netrāpa ripu, kā nāks Savčenko un atkal dabūjam ripu ārā no zonas. Savčenko. Diagonāli ierēda ripu Žaila Uovam. Žaila Uovs krīt. Par laimi mums krīt šajā situācijā Žaila Uovs. Būtu ļoti par laimi arī nav noraidījums. Krasnas Labocevs. Metiens bloķēts atkal Jākabs Rēdliks. Ļoti prasmīgi nospēlē aizsardzībā. Arī pierādīt laukuma stūrī Sotnieks atgriežas atpakaļ uz ledus un 3 minūtes vēl jāspēlē pirmajā periodā. Esam pilnā sastāvā. Mēja. Nobloķēts šis metiens. 6 minūtes. Latvijas izlases spēlēs skaitliskajā mazākumā. Šajā laikā nav Kazahstānas izlasē izdevies gūt vārtus. Juris Štāls. Tagad Girgensona maiņa uz ledus mūsējiem. Ujats atkal aiz vārtiem. Pagaidām ļoti disciplinēti spēlē Kazahstānas izlase. Nav neviena noraidījuma, lai gan iepriekšējos mačos viena no rupjākajām komandām, laikam jāsaka, nedisciplinētākajām komandām bija Kazahstāna. Šajā mačā ļoti pieklājīgi. Mūsējie jau lielā skaitā tur vārtu priekšā. Girgensons joprojām ar ripu. Piespēlē Indrašim. Indrašs aiz vārtiem. Indrašs skatās, kur partneri, kur brīvs kāds iespēlē vārdu priekšā, neizdod Šālam metiens. Paspēja viņu tur patraucēt, tagad vēlreiz Girgensons. Atmet atpakaļ, spēcīgs metiens, nolūz gan beigās arī plido vārtiem Secen. Pēc ilgāk pārtraukuma tagad arī nāks strādāt Jeremējevam. Girgensons izdara metienu pa vārtiem, bet Jeremējevs savā vietā. 2 minūtes un 2 sekundes jāspēlē vēl šajā periodā. Atkal rāda mums tālgadu Žaila Uovu un viņa iespējas. Šis ir pirmais mēģinājums pārspēt Masāļski un šis ir otrais, kad izdodas izlīdzināt rezultātu Žaila Uovam. Jā, pamanāms šajā mačā ir šis etniskais kazaks. Viena vārti, pirmais rezultatīvitātes punkts, bet kopumā -1 liederības koeficients viņam šajā turnīrā. Aktīvi pacīnās Cīpulis par ripu, tomēr to neiegūstam. Cīpulis atgūst ripu, tur Kulda pie zilās līnijas. 10-3 metienu attiecību šajā brīdī ir Kazahstānas izlases labā un atkal viņa kārtējais uzbrukums. Krasnas Labocevs. Metiens sanāk pa vārtiem. Krasnas Labocevs jau atradās uz ledus. Saģērās ar Ņiživiju, abi krita. Kulda. Cīpulis. Cīpulis. Uzreiz 2 pretspēlētāji viņam klāt Ņiživijs. Pieslēdz šajā situācijā palīdz Cīpulim. Ripa mūsu aizsardzības zonā 1 minūte 20 līdz perioda beigām. 1-1 uz tablo. Galviņš. Nesteidz mūsēji iesākt uzbrukumu. Galviņš piespēl ķēniņam. Miķels Rēdliks. Pēc 2 aizvadītām spēlēm Miķels ir labākais punktu guvējs mūsu komandā. 1 vārti un 2 rezultatīvas piespēles pret Vāciju tika atzīts par labāko. Un šeit Sotniekam neizdodas piespēle. Un atkal Kazahstāna. Ripa paliek spēlē, tāpat aiz mūsu vārtiem. Daugaviņš. Un tagad varam uzsākt savu uzbrukumu. Pēdējā minūte ir sākusies. Miķels Rēdliks. Rēdliks izdodas apspēlēt pretspēlētāju Savčenko. Ļoti astri nospēlē pret Miķeli. Miķels jau bija gandrīz nokrits. Iegrūst viņš tiek apmalē. Jākabs Rēdliks. Jas. Jākabs Rēdliks. Nomainās mūsēji Jākabs. Izdara metienu pa vārtiem.
Un Kazahstāna atkal veido savu uzbrukumu. Ļoti ātri. Rimarevs. Vārti. Ļoti ātrs Rimarevs gar labo malu iekļūst mūsu zonā un nepilnas 16 sekundes pirms pirmā perioda beigām Latvijas izlase pirmo reizi šajā mačā nonāk iedzinējos. Jau ņemot vērā to, cik daudz vārdu gūšanas ir bijušas Kazahstānai, tad tas nevarētu teikt, ka rezultāts neatbilst spēles gaitai. Teicams moments ir izveidojuši Kazahstānas hokejisti un lūk, Rimarevu vārtu gūms tikai 16 sekundes pirms perioda beigām. Tiešām labā ātruma nodemonstrē Rimarevs un vēl precīzāk laikam nav iespējams šajā situācijā izdarīt metienu. Gan šaurs leņķis, bet trāpa vārtstāba ripu un ielec vārtos. 2-1 Kazahstāna vadībā, vēl pēdējās 15 sekundes. Iegūstam ripu pēc iemetiena. Vēl varam paspēt izveidot vienu uzbrukumu pēdējās sekundēs. To arī darām. Mikls Indrašs nogādā ripu zonā. Indrašs, tur tiek atbruņots. Līdz tālam ripa nenonāk. 2 sekundes viena un pirmais periods ir noslēdzies. Jā, sākās tas veiksmīgi. Mūsēji izvirzījās vadībā Mikls Indrašs 1-0, bet pēc tam tagad Žailovs izlīdzina rezultātu 1-1 un pēdējā minūtē izvirzās vadībā Kazahstāna 2-1. Mūsu komandas spēles plāns pirmajā periodā nav nostrādājis. Redzēsim, kā komanda izskatīsies otrajā periodā. Tagad dodamies pārtraukumā, bet jūs palieciet pie ekrāniem. Būs hokeja studija. Atgriežamies arēnā Minsk. Tūlīt sāksies otrais periods starp Kazahstānas un Latvijas valsts vienībām. Rezultāts tablo 1-2 pagaidām nepatīkam, bet tūlīt sāksies otrais periods un redzēsim, vai izdosies pārspēt Vitāliju Jeremējevu. Nav daudz darba viņam bijis pirmajā periodā, tikai 4 metienus izdarījuši mūsējie. Edgaram Masaļskim nācies vārtos cīnīties daudz vairāk. 12 metienu pa viņu sargātajiem vārtiem. Rezultāts 2-1 Kazahstānas labā. Lai gan sākās viss gana veiksmīgi. Izturējām pirmos 2 bīstamos uzbrukumus. Masaļskis atvairīja, Masaļskis glāba, pēc tam jau otrajā minūtē Mikls Indrašs gūst vārtus pēc Štāla un Jēkaba Rēdlika piespēlēm, bet tad 5. minūtē Talgats Žailovs izlīdzina rezultātu 1-1 un pašā perioda izskaņā 15 sekundes pirms beigām Rimarevs panāk 2-1. Jāpiezīmē arī tas, ka 6 minūtes pirmajā periodā spēlējām skaitliskajā mazākumā. Tieši tās 6 minūtes mazākumā tur arī liela daļa metienu tika izdarīta pa Masaļska vārtiem, bet iemetienos attiecība ir 7-10. Latvija arī iedzinējuši šajā spēles komponentā, bet tagad otrais periods ir sācies. Abu komandu pirmās maiņas uz ledus. Miķels Rēdliks labi pacīnās. Galviņš neaizsniedzās līdz ripai. Tagad jau jāsteidz atpakaļ aizsardzībā Starčenko. Gar kreiso malu Galviņš prasmīgi atbruņo Starčenko. Un tomēr Kevins Dalmens dodas uz priekšu. Jā, un šajā pārtraukumā pirms sākās otrais periods diezgan ātri jau mūsēji iznāca laukumā. Tā ka nekas milzīgi daudz nebija runājams. Un droši vien, ka visi saprot un skatīsimies, kā mainīsies mūsējo spēle. Tagad joprojām pirmie virknējumi uz ledus. Nikolais Antropovs. Atkal jau tālu piespēle. Diezgan daudz tālās piespēles Kazahstānas hokejistu izpildījumā. Izdodas pieturēt viņiem ripu uzbrukumā. Arī veiksmīgi domāts atkal no vārtu priekšmetiens. Bīstami garām vārtiem. Ļoti tuvu vārtu gūmam bija Romans Savčenko. No tās augtajām mūsiņām izdarīts metiens. Ļoti bīstami. Daugaviņš pazaudē no aizsardzībā. Jā, no aktīvi dodas mūsējie uz priekšu atspēlēties, bet Kazahstāna tieši tāpat kā pirmajā periodā ar tālajām piespēlēm atrod izdevības un teicam moments jau pirmajā minūtē. Tagad Daugaviņš no ripa virpuļo gaisā, Cipulis pa to netrāpa. Bujats tālāk ar apmali. Neizdodas pirmajiem tik pie ripas uzbrukumā. Atkal tālu piespēle. Izdodas patraucēt tur uzbrukumā Konstantīnam Romanovam. Izdodas nedaudz pieskarties ripai. Ripa līdz viņam nenonāk, bet atkal kārtējā tālā piespēle Kazahstānas hokejista izpildījumā. Jā, un pie tā paša spēles plāna pieturās Kazahstānas komanda. Labi, viņi sagatavojušies šai spēlei. Bujats. Sotnieks. Un pacīnās aktīvi mūsu zonā Kazahstānas hokejs, bet ripa ir Sotniekam. Sotnieks, tālāk piespēles priekš, neizdodas tā tik precīzi. Atkal ripa Kazahstānai, Žailovs. Atbruņojam Žailovu. Sotnieks. Mikls Indrašs.
Tieši viņš atzīmējās ar precīzu metienu, un atkal jau Kazahstānas uzbrukums, bloķēts Žailovo metiens, Ripumikam Indrašim. Indrašs uzņem ātrumu, pamet Ripu tāls priekš, neizdodas to tomēr aizsniegt, bet Štāls pacīnās pie zilās līnijas. Girgensons, vēlreiz garā apmala, Štāls būs pirmais. Māris Jās bloķē Žailovs un atkal jau steidzas pretuzbrukumā. Fiksēts pārmetiens, iemetiens būs pie Jeremējeva sargātajiem vārtiem. Jā, viens no retajiem pārmetieniem Kazahstānas komandai šajā spēlē. Lūk, vēlreiz atkārtojumā epizodes pie Edgara Masājska sargātajiem vārtiem. Un šis bīstamais metiens no vārtu priekš, ko izdarīja aizsargs Romāns Savčenko. Kazahstānas komandā Astanas Baris 5 vārtus šajā sezonā. Viņam regulārajā turnīrā 2 vārti arī Gagarinkaus izcīņā. Arī viens no vadošajiem komandas aizsargiem KHL komandā. Meija uz vārtu priekšu un nenonāk Ripa līdz Lipsbergam. Nespēlēja daudz Lipsbergs pirmajā periodā, jo spēle ievirzījās tādā gultnē, ka jau sākumā bija mūsējiem mazākums. Meija un Džeriņš spēlē skaitliskajā mazākumā. Tātad nav daudz spēles laiks bijis Lipsbergam, un tagad viņa pirmais uznāciens otrajā periodā. Pirmajā periodā Lipsbergam 1 minūte 27 sekundes, tikmēr maiņas biedriem Džeriņam, Meijam, kā jau tu minēji, spēlē viņi vairāk, gandrīz 4,5–5 minūtes. Jā, un šis pāris ir viens no tiem, kur dodas laukumā skatiskajā mazākumā. Meijā. Jeremējevs izslido tālu no vārtiem, piespiež Ripu pielēdus. 38 gadu šim vārtsargam, spēlēs arī Nacionālajā hokeja līgā, savulaik 4 spēles, 2-kārtējais Krievijas čempions. Pēdējos gados sniegums vairs nav tik izteiksmīgs, un būtībā tagad pēdējās 2 sezonās 2. numurs Baris rindās, bet savainots bija 1. numurs uz izslēgšanas spēlēm, un labu turnīru aizvadīja Vitālijs Jeremējevs. Jā, vilka komanda arī Gagarinkaus izciņā, arī Ahonens, arī Soms, Kazahstānas Astanas Baris komandā spēlē arī Pekas Selīna tautietis. Kā zinām, Soms vada Kazahstānas komandu. Vēlreiz Starčenko ar Ripu. Jā, viņam asistents Raimo Helminens, viens no Somijas hokeja leģendām. Raimo Helminenam 11 pasaules čempionāts Somijas komandā, 6 olimpiskās spēles. Viņš ir tiešām Somijas hokeja leģenda. Strādā šobrīd ar arī Peku Selīnu kopā. Jāsaka, tiešām gana veiksmīgi strādā šis treneru tandēms. Līdzīgs princips ir arī Doņetskas, Donbas un Ukrainas izlasē. Arī tur treneris, arī kluba treneris. Jā, ilgus gadus jau pasaules čempionātos ir bijis tā, ka ar Kazahstānu strādā tas pats, kas ar Baris. Vladimirs Krikunovs vadīja komandu tad, kad bija olimpiskais kvalifikācijas turnīrs Rīgā. Ar milzīgu delegāciju ieladās Kazahstānas izlase, un milzīgas prēmijas arī komandai ir piesolīts, alaži, ja viņi izkļūst ārā no pirmās divīzijas, ja viņi noturās elitē. Ja viņi noturās elitē arī, tā komanda ir pietiekami labi motivēta, bet tagad Ronalds Ķēniņš ieiet zonā, viņa metiens tiek bloķēts. Miķelis netiek līdz Ripai, bet tā ir mūsējiem aizsardzībā. Ķēniņš pieskārās Ripai, pārmetieni nebūs. Jāturpina cīnīties par to aiz pretinieku vārtiem. Tur Ļitviņenko, tālāk jau gar apmali. Pirmais pie Ripas ir Galviņš, tālāk jau laukuma vidusdaļā Daugaviņš. Starčenko. Antropovs pamet Ripu uz priekšu, Starčenko aiz mūsu komandas vārtiem. Galviņš, Antropovs. Vairākas sezonas Toronto Maple Leafs komandā Antropovam. Lieliski arī viņš iederējās Kazahstānas Astanas Baris komandā pagājušajā sezonā lokauta laikā, bet tagad Miķels Redlis piespēlē! Arturs Kulda! Arturs Kulda gūst savus otros vārtus šajā turnīrā, un rezultāts atkal ir neizšķirts 2-2. Šoreiz jāsaka, aizrāvās ar uzbrukumu Kazahstāna Antropovs. Diezgan smagnējs lidoja atpakaļ aizsardzībā un nepaguva nocīnīties. Kulda bija ātrāks, jau pieslēdzies pa malu, un lūk, redzam, vārds priekšā Arturs un 2-2. Miķelim Redlikam kārtējais rezultatīvitātes punkts. Redzam vēlreiz šī piespēles vārtu priekšu, un Arturs Kulda ir tas, kurš noslēdz šo uzbrukumu. Vēlreiz skats no pašiem vārtiem, arī ar pašu vārtu stāv, beigās Rīpa ielec vārtos, un arī Pekas Selīns paliek domīgs, bet rezultāts tablo ir 2-2. Visa cīņa vēl tikai priekšā. Jau 4 rezultatīvitātes punkti Miķelim Redlikam.
No Artūram Kuldam 2 gūtie vārti. Jā, Rēdlikam 1 vārta, 3 rezultatīvas piespēles, 4 rezultatīvitātes punkti. Ļoti labs čempionāts viņam. Pagaidām nav tāds izteikts līderis pēc punktiem pasaules čempionātā. Ir visvairāk Ovečkinam 5 punkti, bet nav pagaidām vēl hat-triki bijuši un daudz gūto vārtu no viena hokeista puses. Atkal atbalsts tribīnēs mūsējiem. Toties ar ko izceļās šis čempionāts, vairāki vārti ir gūti tieši skaitliskajā mazākumā. Jau šajā apakšgrupā vairāk šādas situācijas ir bijušas. Varbūt izdosies arī Latvijai gūt vārds kādreiz skaitliskajā mazākumā. Lūk, Artūrs Kuldā, mūsu ekrānos vārta autors Miķels Rēdliks, tālāk Ķēniņš. Ķēniņš atkal Rēdlikam, vārtu priekšā Kulda un 2-2. Ronaldam Ķēniņam būs rezultatīva piespēle arī, tā viņam 3. Šis ir čempionāts tagad iezīmējis mūsu rindās ar to, ka ļoti produktīvi spēlē aizsargi. Kuldam 2 gūtie vārti, Sotniekam 1. Arī 1 precīzs metiens Pujecam, tātad 4 vārtus mūsu labā ir gūši aizsargi. No 7. Jā, vēl pirmajā maiņā tikai Galviņam nav gūto vārtu, bet atkal metiens. Jeremējevs ripu fiksē, iemetiens pie viņa sargātajiem vārtiem. Iepriekšējā reize, kad Kazahstāna spēlēja elitē, bija 2012. gads Helsinkos, un Helsinkos komanda palika savā apakšgrupā pēdējā vietā, arī visā čempionātā palika pēdējā. 1 punktu gan izcīnīja pret spēcīgo ASV komandu, piekāpās tikai pēc spēles metienos, bet kopumā tās čempionāts bija katastrofa Kazahstānai. 7 mačos 33 zaudēt vārti. Ļoti liels problēmas bija Kazahstānai aizsardzībā. Krasns Labocevs un atkal jau palīgā šo uzbrukumu veidot dots ātrais Žailovs. Miķels Jākabs Rēdliks pirmais pie ripas. Māris Jāss. Neizdodas Inderšim iegūt ripu. Vēlreiz to Kazahstānas hokeisti ierēda pie Latvijas izlases aizsargiem. Un uzsākam jaunu uzbrukumu. Štāls pieskārās ripai, tālāk dos par to cīnīties. Ļoti aktīvi cīnās Juris Štāls. Māris Jāss noturam ripu zonā. Pilnīgi noteikti ienes šajā maiņā vairāk enerģijas. Tomēr nepārāk pamanāms bija Roberts Lipsbergs pirmajās spēlēs. Varbūt kaut kur vēl drusku šis pirmā čempionāta satraukums. Un tajā pašā laikā arī Juris Štāls ļoti meistarīgi norganizēja un palīdzēja norganizēt pirmo vārtu gūmu. Pret Vāciju arī Gins Meija 3. periodā spēlē šajā virknējumā. Arī īsti šo maiņu tālāk nesaglabāja treneri. Un Meija tomēr ar Džeriņu šī saikne ir sev pierādījis jau gadiem. Džeriņš iemetienu punktā. Izdodās uzvarēt iemetienu. Mētiens vārtu virzienā Jeremējevs. Ripā atsit. Un šoreiz gan neizdodas Kuldam noturēt ripu zonā. Tikmēr laba atmosfēra tribīnēs. Skatītāji veido vilni. Tikmēr arī patīkamāks skats laukumā ir izdevies jau tagad mūsējiem ieiet spēlē. Jau daudz konkurētspējīgāk mūsēji izskatās pret Kazahstānu. Un jau pēdējo minūšu laikā vairāk draudīgi uzbrukumi ir bijuši Jeremējevs sargāto vārtu virzienā. Tagad Lipsbergs laukums stūrī. Cīnās par ripu Džeriņš. Meidots palīgā tur cīņu vārtu priekšā. Krīt Jeremējevs, šeit gūs savainojumu vārtsargs, saķer galvu, nepatīkam nokrit vārtsargs, īsti tālāk pagrūstīšanās asu un pie vārtiem nesko. Atkal laicīgi iesaistās līnija tiesneši šajā čempionātā, īpaši zīmīgi tas ir. Neviens kautiņš vēl nav bijis un tād kaut kas puslīdz kautiņam arī nemazam nav bijis, vienmēr līnija tiesneši nostrādā ļoti labi, bet uz noraidīto spēlētāju soliņu dodās mūsu jaunākais spēlētājs Lipsbergs. Šeit par šo spēli pret vārtsargu uzlādus Jeremējevs un 4. skaitliskais mazākums šajā mačā mūsējiem. Silp līdz te redzam vēlreiz atkārtojumā situācija pie Jeremējeva vārtiem. Par bloķēšanu. 4 noraidījumi mūsējiem, neviens. Viņiem tāds žests tiek rādīts. Teds Nolāns jau nebija apmierināts ar iepriekšējā mača tiesāšanu. Redzēsim, tagad arī uzvilcies ir Teds Nolāns. Redzēsim, kā tālāk rīkosies tiesneši. Daugaviņš cīnās aizsardzībā. Ripa. Tur paliek Ripa ir spēlē, bet atskan tiesneši svilpa un iemetiens laukuma vidusdaļā. Tieši tā. Viens no mača galvenajiem arbitriem mūsu ekrānos Markus Vineborgs un Igors Drēmeļs no Slovenijas, Vineborgs no Zviedrijas. Šī mača galvenie tiesneši. Antropovs iemetienā pret Daugaviņu. Tikmēr arvien aktīvāks un aktīvāks atbalsts tribīnēs mūsējiem. Neizdodas tik pie Ripas Cipulim, tālāk Pujāts ļoti droši un pārliecinoši.
Ļitviņenko. Ļoti daudz arī savas komandas līderus iepriekšējās spēlēs ir izmantojis Āri-Pekas Selīns un tieši pirmo aizsegu pār Dalmens, Ļitviņenko un arī uzbrucējs Antropov, Uperu. Tagad viņi visi laukumā skatiskajā vairākumā Antropovs. Ļitviņenko, Upers. Upers. Meklē iespēju tālākam risinājumam Upers un galvenā metiens. Izveido vārdu gūšanas iespēju Kazahstāna. Nikolais Antropovs. Jā, un vairs nav tas ātrākais, bet ļoti prātīgs, ļoti gudrs spēlētājs. Teicām, parasti māk arī izmantot savu augumu. Jā, tieši tā auguma parametri ir tas, kas arī viņam noderēja Nacionālajā hokeja līgā. Un nav nemazam tik viegli ar viņu tikt galā vārtu priekšā. Aleši sagādā grūtības pretinieku komandas aizsargiem. Redzam, šovakar 3 metieni pa pretinieku vārtiem ir Antropovam. Jā, bet 1,98 centimetri. Nepilni 2 metri. Viņa augums, aizpagājušajā sezonā spēlēja Winnipeg Jets komandas rindās Galviņš. Atkal arī aiz Jeremējevu sargātajiem vārtiem vēl 1 minūte uz noraidīto spēlētāju soliņu Libsbergam. Savčenko. Tālāk Želovs, ieraidrības zonā Džeriņš, Ripa nonāk pie aizsarga, Lokins garām vārtiem. Paliek Ripa Kazahstānai. Savčenko. Tālāk uz laukuma stūri. Vēl 40 sekundes jāiztur skaitliskajā mazākumā. Silpa līdzdei traucē Kazahstānas komandai. Krasns Lobocevs pats met, Ripa līdz Masaļskim nenonāk, bloķē Galviņš. Un atkal Ripa ir ārā no zonas. Jau 4. skaitliskais mazākums mūsējiem. Savčenko. Pirmajās 2 reizēs, kad Kazahstāna bija vairākumā, tad bija labs izspēles, bet jau 3. vairākumā nekas neizdevās un arī tagad. Tikai vienreiz tā ilgāk ir bijuši zonā, vēl pēdējās sekundes Savčenko, vēl Ripa dziļāk. Romanovs, atkal laukuma stūrī. Uzlāts jau ir Roberts Libsbergs pilnā sastāvā mūsējiem un var doties pretuzbrukumā 3-2. Daugaviņš, Cipuls, arī Libsbergs. Daugaviņš un Ripa pie vārtsarga. Izdodās fiksēt Ripu mūsu pretinieku komandas vārtsargam. Un tagad iemeties pie viņu vārtiem. Āri-Pekas Selīns pirms brīdi bija mūsu ekrānos, Latvijas izlases līdzutēji. Jā, bet interesanti šajā reklāmas pārtraukumā Teds Nolants pasauc pie sevis galveno tiesnesi un kaut ko ilgi viņam stāstīja. Ilgāk diskusija bija, ir skaidrs, ko viņš stāstīja. Tas bija par tiesāšanu. Tieši par tiesāšanu, aizrādījumu. Un tagad arī Āri-Pekas Selīns pārunā ar galvenajiem tiesnešiem kaut ko, arī viņam tāda iespēja. Redzēsim. Varbūt Nolants arī norādīja kaut ko Kazahstānas hokejs dara, kas jau vairāk līdzinās noraidījumiem, un tagad arī varbūt aizrāda šādā ziņā tiesnesis Āri-Pekas Selīnam. Vēlreiz Ripa vārtu priekšā. Indrašs lieliski izcīna Ripu. Dalmens kavē tur tālāk izlausties līdz vārtiem, un tagad Pirmais vairākums. Ļitviņenko dots uz noraidīto spēlētāju soliņa. Maģiski vārti Teda Nolana izpildījumā laikam nostrādājuši. Teda Nolana pārunas ir bijušas sekmīgs ar tiesnesi un mūsējie. Pirms šīs spēles ir labākā komanda skaitliskajā vairākumā turnīrā. 37% realizācija, jeb 3 gūtie vārti no 8 vairākumiem. Ņižvijs, Vasiļevs un Cipuls uzlēts uzbrucēji. Pret viņu bija pārkāpt noteikumi. Jā, šī maiņa, kurai uzdevums ir gūt vārtus, kā to norādīja Kārlis Zirnis pirms spēles, arī tiek sūtīta šī maiņa skaitliskajā vairākumā. Aizsardzībā tātad būs Pujats un Sotnieks. Šīs pāris aizsardzībā. Uzvariem tienā Kazahstāna. Atstāja arī pretinieka aizsardzības zonu un Masaļskis. Pujats uzsāk uzbrukumu, Ņižvijs. Aleksandrs Ņižvijs. Ņižvijs ievelk Ripu zonā, piespēles Sotniekam, izvietojas mūsējiem. Ņižvijs. Skatās, kur partneri, esam nostājušies skaitliskā vairākuma izspēlē. Pujats, Ņižvijs, ātri uz vidu. Vasiļevs, Ņižvijs. Meklēja iespējas arī Latvijas izlases spēlētāji. Ņižvijs, Vasiļevs, met garām vārtiem. Paliek Ripu zonā. Pujats,
Cipulis. Cipulis atpakaļ Georgiem Pujacam. Pujats, spēcīgs mēties, ripat priekšā Ņiževijs. Atspēlē vēlreiz uz vārtiem, bet tur neizdodas Tīpērības Herbertam Vasiljevam. Nu tagad esam nosaguši visus ceļus Kazahstānas komandai. Skaidriskajā mazākumā uzbrukumā tagad gan ripa tiek rādīt pāri laukumam. Sotnieks ir pirmais pie ripas, bet ļoti aktīvi spēlē Antropovs kavē mūsējiem uzsākt uzbrukumu. Vēl 50 sekundes iespēja spēlēt skaitliskajā vairākumā. Tikmēr mūsējiem nomaiņu uzlēdz Miķels Rēdliks, Miks Indrašis. Nomainīsies arī vēl pārējie, palicis bija Sotnieks ar Pujacu. Miķels Rēdliks. Miķelis, tālāk laukums stūrī. Indrašis, Kulda. Daugaviņš, pats izdara mētienu, Jeremējevs. Vēlreiz aiz vārtiem Indrašis. Miks. Uz vārtu priekšu, Miķels Rēdliks, vēl viena piespēle un metiens. Rēdlika izpildījumā vēlreiz, tagad jau Indrašis. Nu labi, apdraudam Jeremējevu vārtus, bet ripa vārtos tomēr neiet. Indrašis. Vēl tikai 15 sekundes. Kulda! Otrie vārti Artūram Kuldam šajā mačā. Fantastisks šķīliens no zilās līnijas. Nu nebūs varianti Tedam Novanam jāņem, būs uz Bufalo Sebras Artūrs Kulda. Trešā spēle, trešais vārtu gūms un tieši tik svarīgā brīdī. Un prieks par mūsu skatīsko vairākumu, lai arī pašā izskaņā izdodas gūt vārtus. Pirms tam jau divas lieliskas iespējas, labas izspēles un lūk. Neko neredz Jeremējevs. Vairākiem spēlētājiem izlido ripa. Nu jāskatās, vai tur nav kāds rikošets vai arī Zemgus Girgensons nemaina ripas lidojumu. Skatāmies vēlreiz. Kulda. Rikošets bija šķiet no Kazahstānas hokejas sākumā, pašā sākumā, kad tika izpildīts mētiens. Varbūt nedaudz, bet jebkurā gadījumā ripa ir vārtos. Jā, un tagad video tiesnesis rūpīgi izvērtēs šajā turnīrā. Bieži vien tiek pēc tam paziņot cits vārtu autors, arī norādot piebildi, kāpēc situācijas izskatīšanas, ko ir veicis video tiesnesis. Nu, tagad mūsēji atkal vadībā 3-2 un šī trešdaļa jau krietni labāka jau. Milzīgs metienu pārsvars. Vēl periodu pašā sākumā iespējas bija Kazahstānai, bet tagad mūsēji demonstrē tādu hokeju, kādu treneri pirms šī mača arī apsolīja. Ripa laukums stūrī, cīnās tur Džeriņš. Jā, Kuldam vārtu guvums, Mikam Indrašim rezultatīvu piespēli. Lieliski Indrašim bija debijs pasaules čempionāts, kad pamanīja viņu Teds Nolāns, iekļāva sastāvā un izvilka pilno lozi. Iepriekšējā turnīrā tikai viena rezultatīva piespēle, bet nu tagad jau atkal vāc punktus Miks Indrašs un arī laba sezona viņam Rīgas Dinamo rindās. Miks Indrašs tagad dodas uzbrukumā. Miks saglabā ripu, teicam, nosedz ar korpusu. Vēlreiz mēties Jeremējevs. Ripa atsit, bet ripa atstāja laukumu. Iemetiens būs pie Jeremējevu vārtiem. Zemgus Girgensons mūsu ekrānos. Nu šodien jau vairāk metienu viņa izpildījumā. Līdz šim šajā turnīrā daudz metienas nav izdarījis, bet lūk, Girgensons tuvajā stūrī mēģināt trāpīt. Jā, bet dala rezultīvās piespēles Miks Indrašs pirmajā Rīgas Dinamo sezonā, kad bija tad arī spēlēja rezultatīvi, bet bija īstajā laikā, īstajā vietā. Iepriekšējā sezonā jau palielinājis savu gūto punktu skaitu KHL, bet nu, tieši viņš ir tas, kurš rada, un to viņš dara arī tagad šajā spēlē, atrodot partners un arī pats liels gūp pirmos vārtus mačā. Girgensons gar apmalu tālāk Indrašim, Juris Štāls. Štāls atspēlē Girgensonam, Zemgus Girgensons. Girgensons, Štāls, neizdodas uztvert šo piespēli un pārlec tā pār Nūjas Lāpstiņai. Galviņš, gar apmalu, turpinam raidīt ripu gar apmalu. Tagad gan Kazahstānas komandai izdodas to atgūt. Panšins, Krasnoslabocevs un Masaiskis. Piespiež ripu pie ledus Edgars Masaiskis, Rahmanovs, tas bija, kurš izdarīja raidījumu vārtu virzienā. Arī spēlētājs Astanas Baris komandas sistēmā ir. Nu, tiesa gan Astanas Nomad komandā šogad spēlē arī šajā sezonā. Bet te Kuldas vārtu guvums. Ja pirmajā periodā izdarīto metienu attiecība bija 12-4 Kazahstānas izlases labā, tagad jau 10-2 Latvijas izlases labā, un pats patīkamākais ir rezultāts 3-2, un vēl patīkam redzēt Latvijas komandu spēlējam kārtīgu hokeju. Ķēniņš. Jā, tiešām izdevies mainīt spēli otrajā periodā. Miķels Rēdliks. Ļoti aktīvi, ātri spēlējam šajā periodā. Miķels Rēdliks. Jā, un arī lieliski spēle nevienādos sastāvos. Izturēt 4 mazākumi un pirmais vairākums, pirmie gūtie vārti. Un tad šajā turnīrā uzlabo mūsējie vēl procentu. 4 gūtie vārti 9 vairākumos. Vārtu stops!
Vārds stāps, bet pirms tam zona ir bijusi. Un līdz ar to tāpēc mūsēji iesaistās šajos asumos, metiens jau pēc svilpes un briest Kautiņš. Un kur jau uz epizodi jau laukumā tehniskais personāls ar lāpstām un laukuma stūrī tur pamatīgi saķeršanās. Miķels Rēdlīgs uz norādīto spēlētāju soliņu, bet arī Nikolais Antropos par šo saķeršanos. Turpat Latvijas izlases aizsardzības zonā. Nu, ne tas augumā ražanākais Miķels Rēdlīgs uzreiz devās aizstāvēt Edgars Masājs. Kaut gan pretī ražanais Antropos, bet, nu, zinām, Miķels ir ļoti nepiekāpīgs. Teds Nolans atzīts savulaik arī par Nacionālās hokeja līgas gadu labāko treneri. Nu, visprestižākā atzinība, kā trenerim var būt. Un speciālists, kurš bieži vien redz to, ko no malas ir grūti saskatīt. Īpaši jau šos jaunos talantus. Miks Indrašs uz šo turnīru paņemts arī Jānis Jāks. Nu, pagaidām vēl nav debitējis šajā pasaules čempionātā un šodien nav pieteikumā viņš, Kobajas un Ivars Punenovs, bet vēl galā arī Kristram Guļģevskim uzticējās pagājušajā pasaules čempionātā. Un tieši Guļģevskis arī īstajā brīdī palīdzēja mūsējiem izcīnīt uzvaru, kad, nu, būtībā jau bezdibeņa malā atradās Latvijas valsts vienība. Jā, nu varējām arī šajā gadā šeit nebūt. Varējām būt Dienvidkorejā. Bet, nu, šoreiz viss labi beidzies. Nu, tagad gan jāizcīna uzvaru pār Kazahstānu. Ripa pie Edgara Masājska. 7 minūtes 48 sekundes vēl jāspēlē otrajā periodā. Lūk, vēl arī Starčenko bija atskanējis jau svilpi, izdarīja viņš metienu pa vārtiem. Nu, bija jau viņš šo kustību jau sācis veikt. Nu, bet pēc tam, protams, aizstāvam savu vārdu sargu, jo, nu, labi, Ripa netrāpīja Masājskim, bet mētiens bija ļoti spēcīgs. Girgensons. 4-4 laukuma spēlētāju komandā mums pāris no uzbrukumā Indrašs Girgensons. Galviņš ar Kuldu aizsardzībā Girgensons. Turpina cīņu Zemgus par Ripu, piespēlt Galviņam. Galviņš! Atvair Jeremējevs tālu izslido no vārtiem. Nu, 2 minūtes par sitiem pretiniekam. Jā, interesanti. Skatīsimies. Mikam Indrašim 2 minūšu sods. Atkal paliekam skaidliskajā mazākumā. Jā, Indrašs dodas norādīto spēlētāju soliņu. Nu, lūk, te vārdu priekšā Miks Indrašs. No šajā situācijā pa nūju no augšpuses uzsit Miks Indrašs un jādodas viņam uz noraidīto spēlētāju soliņu. Jā, atkal paliekam mazākumā. Jā, un 3-4. Tā ir nepatīkama situācija. Nu, tas ir nepatīkamāk nekā 4-5. Tagad 3-4 vairāk brīvu ledus. Mums Daugaviņš, Pujetis un Sotnieks. Dalmens, Krasns Labocevs. Kavē viņa Kaspars Daugaviņš. Pujetis dodas palīgā, aktīvi azartiski spēlē mūsējie un dabū Ripu ārā no zonas. Ļoti labi nospēlējām atkal mazākumā, atkal izdodas raidīt Ripu pāri visam laukumam. Ar to Kevins Dalmens. Dalmens vairāk sezonas Astanas Paris komandā spēlē pēdējās 2 skābi. Tagad Žalovs Masājskis nospēlē precīzi vārtos un tagad krīt Masājskis. Tagad notriekts Masājskis un tiesneša roka ir pārcelta beidzot arī par šādu spēli 2 minūšu sots. Kazahstānas izlases spēlētājiem, gribēju teikt, Astanas Baris. Gandrīz jau tā arī sanāk. Sistēmas spēlētāji lielākoties ir visi. Talgats Žailovs, nu viens no redzamākajiem tēliem kārtējā viņa cīņa ar Edgaru Masājski. Nu šoreiz labāks ir mūsu vārdsargs un par šo noteikumu pārkāpumu Žailovam 2 minūšu sots. Jā, un interesanti, viens tiesnesis rādīja Edgaram Masājskim ir jāceļās kājās, otrs rādīja, ka noraidījums būs. Nu, abi rādīja pareizi. Ir jāceļas kājās un ir arī jābūt noraidījumam. Tieši tā galvenais, ka noraidījums ir Žailovam un mazākumā vairs nebūs jāspēlē, bet tagad 3-3. Ļoti interesants hokejs. Interesants formāts, nu gan ilgi 50 sekundes šādā formātā spēlēs komandas. Bieži šādas situācijas hokejā nav, un mums tātad Galviņš, Kulda un Girgensons. Nu, tuvajā vārds stūrī mēģināja trāpīja pa tīkliņu no ārpuses. Vēlreiz priekšdodas Kazahstāna, Blohins. Dalmens. Viss noteikumu robežās arī pa Girgensonam. Un pēc tam Dalmens vēlreiz nokrīt, kad piecēlēs bija kājās jau. Kulda. Nu, nomainam sastāvu uzreiz piespēle, turpat pie soliņu Daugaviņa metiens. Jeremējevs nospēlē precīzi. Starčenko.
Joprojām trietā pret 3. Starčenko. Un arī spēlētāji šķiet īsti nezin, kā šādā situācijā spēlēt. 2 aizsargi, 1 uzbrucējs un Redlīgs! Vārtī! Miķels Redlīgs! Šajā mačā kārtējais rezultatīvitātes punkts, bet šoreiz gūtie vārti Miķelim. Jā, un šoreiz attaisnojas tas, ka mūsējie aizstāvēja savu vārdsargu, bija apusējais sots un īstajā brīdī, īstajā vietā no noraidīto spēlētāju soliņa iznāca Miķelis Redlīgs. Lūk, redzam, kādu priekšrocību viņam pret pārējiem spēlētājiem un 4-2. Tieši tā tālais arī ir noraidīto spēlētāju soliņš, ne tikai komandas soliņš, un lūk, Miķels Redlīgs starp kājsargiem Jeremējevs kapitulē. 4-2 rezultāts uz tablo. Šajā brīdī arī no soliņa iznāca Antropovs, bet viņš atradās tur vairākus metrus aizmugurē, un tagad jau 2 vārtu pārsvars mūsējiem. Jā, nu nenovāktē Miķela Redlīga, Kazahstānas aizsargi, par to mums maza bēda, rezultāts 4-2 uz tablo. Miķels Redlīgs, fantastisks mačs viņam, tāpat kā iepriekšējais pret Vāciju. Viņš šobrīd jau ir viens no rezultatīvākajiem spēlētājiem visā turnīrā, Krasns Labocevs. Galviņš. Guntis piespēlē uz priekšu, vēlreiz atpakaļ. Vasiljevs, Galviņš, 3 sekundes Indrašim vēl uz soliņa, un tagad Indrašs jau uz ledus. Skaitliskais vairākums Latvijai pusminūti. Guntis Galviņš. Piespēle Vasiljevam. Vasiljevs, Indrašs, Ņižvijs. Šāds trīnieks ir izveidojies tagad, jo Indrašs atgriezās no noraidīto spēlētāju soliņa. Kulda piespēle Indrašim. Nu, paliek rīpa mūsējiem. Ņižvijs, Pujats, rāda, ka jāspēlē Kuldam. Ņižvijs. Nu, tūlīt jau atgriezīsies uz ledus arī Talgard Žēlovs. Jāatgriežās arī, jābūt uzmanīgiem šādā situācijā. Žēlovs uz ledus, Pujats jau uzreiz pie viņa klāt. Krasns Labocevs. Metiens ar nūjas nērtu arī pie Edgara Masaļska. Nu, veiksmīgi nospēlējam atkal aizsardzībā, un Miķelis Redlīgs mūsu ekrānos. Skatāmies vēlreiz šis lieliskais uzbrukums. Miķelis Redlīgs no noraidīto spēlētāju soliņa un starp kājsargiem. 4-2 rezultāts uz tablo. Vēlreiz ir skaists skatpunkts no pašiem vārtiem. Un līksmo līdzutēji. Ne tik veiksmīgi regulārā sezona Jaroslavļas Lokomotīvē, bet labs bija Miķelis Redlīgs olimpiskajās spēlēs, kad bija kopā atkal ar savējiem un komandas biedriem nacionālajā komandā, un tagad izcils pasaules čempionāts jau pašā tā sākumā. Arī labas izslēgšanas spēles bija. Gagārinkaus izcīņā Lokomotīvas rindās. Nu, tagad Kazahstāna apņēmības pilndots atspēlēties. Bet nu jau spēles raksturs ir būtiski mainījies salīdzinot ar pirmo periodu, un varam būt drošāk gan pēc tā, kas notiek laukumā, gan arī pēc tā, kas uz rezultātu tablo. Jā, starp citu, Miķels Redlīgs varēs spēlēt pret savu maiņas partneri mačā pret Baltkrieviju. Zinām, Džefs Plets pārstāv Baltkrieviju šajā pasaules čempionātā. Nu, zinām, vienā maiņā Miķels un Džefs Plets diezgan ilgi spēlē šajā sezonā. Nu, kopš Plets pievienojās Jaroslavļas Lokomotīvai no Minskas Dinamo. Džeriņš iemetienu punktā, nomināli 4. mājiņu uz ledus, arī Līpsbergs, tāpat arī Gints Meija uz ledus. Jākaps Redlīgs pie zilās līnijas, garā apmali, izdodās gūt rīpu Kazahstānē, tur Semjonovs. Šobrīd Miķels Redlīgs ir turnīra 3. rezultatīvākais spēlētājs. 1. ir Ovečkins, 6 punkti, viņam tomēr 3+3, Viktoram Ķihonovam 5, 3+2, un tagad 5 arī Miķelim Redlīgam, 2 vārti un 3 piespēles. Tā neko kompānija Redlīgam. Turpat fantastiski spēlētāji, nu, protams, Miķels Redlīgs viens no viņiem. Tālāk diagonāli, ierādam rīpu zonā, mazāk par 4 minūtēm jāspēlē, jāuzmanās, tagad jāatgriežas aizsardzībā. 3-4 spēlētāji jau aizsardzībā Latvijai. Spiridonovs, arī plaukums stūrī, Zemgus Girgensons, Indrašis, un tālāk Līpsbergam. Nu, atkal šajā virknējumā Līpsbergs ir parādījies, tomēr nomainījās 4. mājiņa, tāpēc Līpsbergs bija laukumā, tagad atkal Štāls. Šajā mājiņā, nu, tieši tā kā viņi arī spēli kopā iesāk. Indrašīs, cīņā par rīpu Štāls. Nu,
Tagad kontrolējam Rīpu, ļoti daudz ar to esam šajā otrajā periodā. Galviņš Rīpā paliek, diemžēl zonā bīstami meties. Masājskis atkārtos meties, nav šajā situācijā. Izdodas glābt šo situāciju, pēc neveiksmīgas Ļitviņenko un Masājskim piesudot klāt tiesnesis. Tur vēl uz lādes ilgāku laiku bija Masājskis. Antropo metiens garām vārtiem. Jā, sāpīgs sadursme bija Masājskim, ar sāpēm tomēr piecēlies kājās. Lielā ātrumā viņam uztriecās virsū kāds no spēlētājiem. Tagad ir pārmetiens un joprojām tāds nedaudz stāgums ir Masājskis. Līdz būs kārtībā, redzam, Panšins, Masājskis pirmais un tagad... Šeit arī Panšins uztriecis virsū, arī Juris Štāls. Cīņas epizode, sāpīgi. Tajā tiek Edgaram Masājskim, bet jau labāks skats uz Edgaru vārtos. Var viņš turpināt spēli. 2 minūtes 35 sekundes vēl jāspēlē šajā trešdaļā. Šajiem uzlēdus Vasiļeva maiņa. Vajag nedaudz atgūties Masājskim, to ar viņam izdodas tagad izdarīt. Uzvaram iemetienu savā laukuma pusē. Esam uzlabojuši ar iemetienu statistiku šajā periodā, bet tagad Štāls pamet Rīpas vārtu priekš, nebija gan ātrs šajā situācijā Vasiļevs un vēl viens noraidījums. Herbertam Vasiļevam. Jā, pret Antropovu noteikumu pārkāpums un kārtējais noraidījums šajā mačā Latvijai. Jau 6. mazākums mūsējiem. Šeit. Jau abu kapteiņu divcīņu pie iemetiena un pēc tam tas turpinājās jau tuvāk pie Jeremēja vārtiem. Jā, būsim mazākumā. Vasiļevs par klopināšanu. Iemetiens pie Edgara Masājska sargātajiem vārtiem. Dzirdam līdztais svilpiens. Bet būs jāspēlē tik un tā skaitliskajā mazākumā. Upers izdodas iegūt Starčenko Rīpu pēc iemetiena. Dalmens, Starčenko. Romans Starčenko. Vēlreiz atpakaļ. Metiens. Izdodas šo metienu pārtvert. Starčenko. Joprojām saspēlējis Kazahstāna. Antropovs izprovocēja Vasiļevu un atkal ieguva skaitlisko vairākumu savai komandai. Šeit Kazahstāna met garām un līdz ar to izmet arī pārā no uzbrukuma zonas. Nepilns 2 minūtes jāspēlē šajā trešdaļā. Atsevišķi vērtējot 3-0 Latvija vadībā. Šo periodu. Veiksmīgs šis periods, bet tagad Ripa, kur tā atstāja laukumu. Acīm redzot pie soliņiem. Antropovs vēlreiz mūsu ekrānos. Arī redzam personu šajā mačā. Viņš ir komandas kapteinis. Viņam jādara viss, lai nosvērtu svarkausu par labu tieši viņa komandai. Un pagaidām vājš skaitliskais vairākums Kazahstānai. Kaut ko Džeriņš tur diskutē ar tiesnesi. Tiesneši tagad savā starpā apspriežas, kāds būs viņa lēmums. Kur Rīpa atstāja laukumu, acīm redzot, tā ir tā galvenā runa šobrīd. Abi galvenie tiesneši. Tātad Slovēns Igors Dremējs un Zviedrs Markus Vineborgs. Arī paaicināšu vienu no līniju tiesnešiem. Iemet 2 minūtes. Vēl 2 minūtes. Trietā pret 5 paliek mūsējie. Zemgusam Girgensonam 2 minūšu sods. Nebaudām šo vakar soļu labvēlīgi. Un tagad atkal rakstura pārbaudījums mūsējiem. Nogurdina. Ļoti nikns būs Tets Nolāns. Ļoti nogurdināti tiek mūsu komanda šajā spēlē, īpaši arī šajā periodā, un diezgan ilgi būs jāspēlē trietā. Minūte 20, iegūst Rīpa Kazahstāna. Dalmens ļoti bīstams skaitliskajos vairākumus. Lūspēties un izdodas Rīpa raidīt pāri laukumam. Ļoti labi nospēlējam trietā aizsardzībā. Uzreiz notiek daļēji nomaiņa. Daugaviņš dodas malā. Tātad viens spēlētājs pagūst nomainīties. Džeriņš viņa vietā atpakaļ slēdz Starčenko. Starčenko dodas uzbrukumā, atspēlē apakaļ. Romans Savčenko uz laukuma stūri. Vēl 55 sekundes jāspēlē trietā. Savčenko. Saspēlējis Kazahstāna Upers. Dalmēns iepauzē mēta Rīpas līdz vārdiem garām. Edgars Masājskis uzdevuma augstumos. Savčenko. Vēlreiz Dalmens. Tuvāk vārtiem, Antropovs arī vārtu priekšā. Aktīva cīņa arī tur ar viņu. Dalmens. Sākusies jau pēdējā minūte. Masājskis! Glābi komandu vēlreiz. Un tomēr Antropovs no vārtu priekšas ir precīzs. 4-3 Latvija joprojām vadībā. Saļims uzlādes Edgars Masājskis.
šis skaitliskais vairākums Kazahstānai. Lūk, arī redzam Antropos vārdu priekšā viņa auguma parametri. Arī trieta esot aizsardzībā mazākumā. Nu, ļoti grūti tik galā šādu ražainu spēlētāju. Nu, turklāt arī redzam ļoti tuvu ir Antropos te Dalmens. Un šis ir Ziemeļamerikas stilā gūt vārdu. Izprovocēja noraidījumu mūsu komandas kapteinim, pretinieku kapteinis Antropos, un tagad 5-3 spēlējot, viņš gūst vārdus. Tie viņam ir pirmie šajā turnīrā, un tie atdod vēl cerības pacīnīties šajā spēlē Kazahstānai. Bet, redzam, tomēr vēl oficiāli nav paziņots vārdu gūms. Video tiesnesis izskatīs šo situāciju vēlreiz atkārtojumā. Antropos, vai nav gadījumā bijis, acīm redzot, vārdsargu laukumā. Pats centra spēlētājs. Katrā ziņā ārpus vārdsargu laukuma ir Antropos. Var arī atrasties vārdsargu laukumā, bet ar savām darbībām nedrīkst kavēt vārdsargu. Ripa ir vārtos. Tāpēc Ripa ir vārtos šajā situācijā. Tur video tiesnesim neko nevar pārmest. 4-3 Latvija joprojām vadībā, zaudējām vārdus pirmā perioda pēdējā minūtē un arī otrā perioda pēdējā minūtē. Jā, atkal pēdējā minūte mums nav veiksmīga, bet vēl minūte un 7 sekundes Girgensonam jāatrodās uz noraidīto spēlētāju soliņu. Un cerēsim, ka visu šo laiku arī viņš tur paliks, bet līdz šī perioda beigām mazākā minūte, 40 sekundes. Un uzbrukumā dodas Kazahstānas valsts vienība. Gavriļins atstāja arī partnerim Želaulovs. Atkal izdodas viņam nogādāt ripu zonā. Blokins tur gar vārtiem. Pujacam neizdodas pārtvert šo piespēli. Cipulis, Pujats aktīvi cīnās. Blokins. Spēcīgs Dalmana metiens Edgars Masāļskis. Diezgan daudz darba viņam ir bijis pēdējo minūšu laikā, arī vairākas tādas smagas sadursmes. Edgars ir demonstrējis lielisku sniegumu šīs dienas spēlē. Teicamā sportiskā formā, un varam par to pateikties iespējams arī Jurim Štālam. Ilgāku laiku bez darba bija šīs sezonas sākumā Edgars Masāļskis, un tad Štāls ieteica Slovākijas komandai Popradā, un jau Popradas komandā teicam iesāk pirmās spēles Masāļskis un arī aizvadīja ļoti labu sezonu. Tagad tuvu cīņā tur vārdu priekšā mēģina Kazahstānu pārspēt Masāļskis, Ripa aiz vārtiem, pēdējās sekundes. Ripa joprojām uz zonā, Dalmēns mēt. Bīstami vārti! 4-4, 2 vārtus izdodas pēdējā minūtē gūt Kazahstānas izlasē. Un dodoties trešajā periodā, rezultāts uz tablā būs 4-4. Jā, kas par pavērsienu pašās trešdaļas beigās. Evgeņijs Blokins gūs vārdu. Šajā situācijā atkārtot izdevību rodas Kazahstānai. Skatāmies vēlreiz no distances. Ir šis pirmais metiens, te Antropos. Atvēlēts Ripa tieši uz noslāpstiņu Blokinam. Dalmena metiens Antropos. Labi nocīnās vārdu priekšā, un pēc tam jau Blokins iesit Ripu tukšos vārtos. Iztrilleri atkal ir sarūpējušas mums komandas šajā spēlē. 4-4, tad viss izšķirsies spēles pēdējo 20 minūšu laikā. Jau diezgan bezcerīgā situācijā nonāca Kazahstāna. Mūsējie atspēlējās, iegūt 2 vārtu pārsvaru, bet tagad rezultāts ir 4-4. Dosimies mēs tagad pārtraukumā, bet jūs palieciet pie TV ekrāniem. Hokeja studija Armands Puči un Oļegs Sorokins. Atgriežamies atpakaļ arēnā Minska. Pavisam drīz sāksies trešā trešdaļa starp Latvijas un Kazahstānas valsts vienībām. Rezultāts uz tablo ir 4-4. 2 vārtus izdevās pēdējā minūtē gūt Kazahstānas valsts vienībai. Antropos un Blokins guva 2 vārtus, bet pirms tam 2 vārtu Kuldam un arī 1 vārtu Miķelim Rēdlikam. Toties ir ļoti daudz noraidījumu otrajā periodā. Kārtējā hokeja drāma ar Latvijas izlases piedalīšanos, un tagad trešais cēliens, kurš parādīs, būs tā ar laimīgām beigām vai ar kādām savādākām, un kopumā diezgan daudz mūsēji ir spēlējuši skaitliskajā mazākumā, mazskaitliskajā vairākumā. Nepilns 11 minūtes vairākums ir bijis Kazahstānai, mums tikai nedaudz vairāk par 2 minūtēm. Galviņš. Un abas komandas pieļauj diezgan daudz kļūdas, bet abām ir raksturs un prot tās atspēlēties. Kazahstāna neizkāra balto karogu pie 2 ripu deficītu. Vajadzīgā brīdī nedaudz paparocēja mūsu komandas kapteini Antropos, un pēc tam jau skaitliskajā vairākumā
izdevās atspēlēt pat 2 vārtu deficītu pēdējā minūtē. Jā, tieši tā, 44 sekundēs. Antropovs, kad 49 sekundes bija palikuši, un Blokins, kad 5 sekundes. Un neko darīt. Trešais periods ir iespēja atspēlēties abas komandas. Abas komandas zina, cik svarīgi ir šī spēle. Nu, mūs sagaida tiešām aizraujoša trešdaļa. Katrā ziņā iespējams arī ļoti nervozi. Nu, pilnīgi noteikti. Latvijas izlases pārsvarā ir tikai nervozas spēles. Pirmajā periodā diezgan pārliecinoši Kazahstānas izlases laukumā dominēja, lai gan bija centieni mūsējiem spēlēt aktīvi ar tālajām piespēlēm. Kazahstānai daudz vārtu gūšanas iespējas, izdarīto metienu notiedzību 12-4. Otrajā periodā mūsējiem izdevās pārņemt iniciatīvu, gūt 3 vārtus pēc kārtas. Bet tad atkal Kazahstāna atgriežas atpakaļ cīņā. Nu, redzēsim, kāds būs trešais periods, kā ritēs spēle. Pagaidām mūsējie ir iesākuši tā piesardzīgi. Nu, tālāk Masājskis Girgensonam. Varam doties uz priekšu. Štāls ar Indrašu arī dzen uz ledus. Štāls ļoti aktīvi cīnās, bet Rip tur paliek cīņā pie laukuma apmalis. Un nomināli otrais virknējums un mums ir uz ledus. Un ļoti motivējušies. Ir abu komandu spēlētāji ļoti motivēti. Pujats. Jeremējevs. Labi nospēlē ar cimdu Jeremējevs. Vairāk darba vārtos tomēr ir bijis Edgaram Masājskim, 25 metieni. 2 trešdaļās pa viņa vārtiem. Esam atbildējuši ar 18 metieniem. Un tagad 19. Jeremējevs Ripu tver cimdā. Iemetienos attiecība 21-26. Kazahstānas izlasē pārsvars. Tagad nostājamies iemetienā. Vasiljevs neizdodas pēc iemetiena, tomēr iegūt Rīpu, tālāk piespēles labo Malars Slīd uzņem šo piespēli. Tur Kazancevs, bet Rīpa atkal pie Masājska. Daudz pārtraukumu jau pirmajās minūtēs, vairāk kārt vārdsargi arī piespiež un fiksē Rīpas. Nedaudz saraustīts sākums. Nu, aktīvi mūsējie spēlēja otrajā periodā, kad vajadzēja atspēlēties. Pašā perioda sākumā vēl labas iespējas bija Kazahstānai. Nu, un tagad varētu būt, ka spēle būs piesardzīgāka. Komandām saprotot, cik sāpīgi var maksāt viena kļūda. Guntis Galviņš piespēle Ņiživijām. Joprojām gaidām gūtos vārdus no šī virknējuma. Ņiživijs. Ņiživijs individuāli neizdodas tomēr tik garām Blokinam. Krasnas Lapocevs, tur Kulda. Jā, šī ir mūsu pieredzējušākā mājiņa, bet Kazahstānas izlasē ir vēl daudz pieredzējušāki spēlētāji. Antropovam 34, Vārtsargam 38, Uperam 35. Un kopumā, kā jau teicām, vidējais vecums virs 30. Pujats. Un tagad var doties pretuzbrukumā jau atkal Latvijas izlasē. Sodnieks. Miķels Rēdlīgs. Miķelis tālāk ar apmali. Aizvārtīt Daugaviņš. Daugaviņam izdodas pieturēt Rīpu, tālāk jau laukums stūrī. Tur aktīvi pret viņu spēlē Blokins, ir Panšins. Panšins 57. numurs. Miķels Rēdlīgs. Miķelis metiem pozīciju. Tur jau 3 spēlētāji ielēkumā arī paliek Latvijā uz vārtu priekš. Un līdz ķēniņam Rīpa tomēr nenonāk. Labs uzbrukums, šī ir mūsu pārliecinoši produktīvākā mājiņa. Nav vārdus guvis 4. uzbrucēja trīnieks, arī Vasiljeva mājiņa. Un šodien labu sniegumu demonstrēja Indrašs, Girgensons un Štāls tagad kopā ar viņiem. Un viņi arī gūl pirmos vārdus. Indrašs jau pašā spēles sākumā. Māris Jāsieva dribu zonā, tomēr aizmuguri. Jā, izdevies atrast šo saikni, tātad šim nomināli otriem virknējumam, bet Miķels Rēdlīgs un tiešām uguņošo kā ar Miķels Rēdlīgs. Lūk, pirmā epizode, kad Kulda gūst vārdus. Tad arī pats arī. Un kopumā tātad gūtie vārti, viena piespēle viņam šajā spēlē. Lieliski arī pamanīja mūsu aizsargi, atdeva šo piespēli Miķelim Rēdlikam. Lūk, kopējais liederības koeficients arī +4. Jā, viens no labākajiem pasaules čempionātiem Miķelim Rēdlikam, bet labs tas būs tad, ja komanda soļos tālāk, ja komanda cīnīsies par 8-nieku, jo pats galvenais kā tomēr nospēlē komanda. Un arī jau Kazahstāna atkal mēģināja noķert mūsējos tādā ātrā pretuzbrukumā Juris Štāls. Štāls gar kreiso malu uzņem tempu. Mainījās tikmēr Kazahstānas komanda. Vārti! Kļūdās Jeremējevs un Rīpa ielēc vārtu augšajā stūrī. Juris Štāls, kas par maču viņam? Un ticiet vai nē, 7. pasaules čempionāts Jurim Štālam, un līdz šim parasti ir bijis 4. mājiņas tāds darba rūķis, 1. vārtu gūms, aizvadot 35. spēli.
Viena vārti, viena piespēle. Svarīgi vārti trešajā periodā Jurim Štālam. Lūk, noķer viņš Kazahstānas hokejistu uz mājiņu, izdara metienu un tur pirms tam tomēr Rīpuškins bija. Punktu izteiksmē šajā vienā spēlē Štāls ir izdarījis vairāk nekā 34 iepriekšējās spēlēs. Tad viņam bija 2 piespēles, tagad 1+1. Rīpa piemāna Jeremējevu pret Kazantseva noju, trāpīja Rīpa un pārlec tieši virs pleca Jeremējevam. Rezultāts uz tablo 5-4. Latvijas izlase izvirzās vadībā, bet daudz laika vēl ko spēlēt. Vairāk par 16 minūtēm. Cipulis! Un arī ar šo gājienu Tets Nolans ir trāpījis desmitniekā, ielikt Štāla maiņā ar Indrašu un Girgensonu. Fantastisks sajūta spēlētājs Tets Nolans. Un tiešām visu to labāk par spēlētājiem arī treneri. vajag sajust to, ka treneris viņam uzticis un varbūt cits treneris nemaz neiekļaut Juri Štālu Latvijas izlasē tagad. Bet Štālam jāsaka arī ļoti laba sezona bija Popradā un bija ļoti rezultīvs. 44 spēlēs viens no komandas uzbrukuma līderiem, 40 punkti, 15 vārti, 25 piespēles. Šailaovs tagad dodas uz priekšu, metiens, tas ir bloķēts, ļoti labi nospēlē. Mārs Jāss aizsardzībā uzreiz nostājās Gavriļina ceļā, neļāva izdarīt viņam metienu vārtu virzienā, tagad jau izdodās atgūt Rīpu. Armands Bērziņš arī uz ledus, pirmoreiz viņš pie Rīpas. Tātad viņš tagad 4. uzbrucēja trīniekā kopā ar Džeriņu un Meiju. Pirmajās 2 maiņās spēlēja Roberts. Pirmajās 2 trešdaļās Roberts Lipsbergs. Atkal esam vadībā. Galviņš pasit Rīpas priekš Daugaviņam. Daugaviņš. Nu nebija ātrums pagūst Kazahstānas hokejs atpakaļ aizsardzībā. Rīpa paliek spēlē Lakīza. Lakīza, acīm redzot no viņa, jā, Rīpa atstāja laukumu un iemetiens būs pie Jeremējeva vārtiem. Ļoti aktīvi spēlē Latvijas izlase. Lūk, vēl ir Štāls, Kazantsevs mēģina bloķēt. Trapa pa noju, jā, trapa Kazantsevu noju un veiksmīgs rikošets. Bet ir ar savu smago darbu. Juris Štāls arī veiksmi nopelnījis un ir metiens, ir vārtu gums, ir Latvija atkal vadībā ar 5-4. Jā, rezultatīvs vakars. Arēnā Minska 9 vārti kopā gūti labām komandām un 5 vārti Latvijas izlasēji. Galviņš garā apmali, Rīpa Kazahstānai. Individuāli teiktis, bet Lokins nospēlē. Tomēr apturēt šis Kazahstānas izlases uzbrukums. Pārmetiens nav. Un Indrašis neuztver Rīpu. Pujets ar sotnieku aizsardzībā. Atgriežās arī Štāls. Starčenko. Individuāli precīzi uz vārtu priekš. Tagad jau Indrašis. 3-2 var izveidoties. Tur jau Sotnieks atkal pieslēdzas uzbrukumam. Sotnieks neizdodas viņam izcīnīt Rīpu tā, lai izdarītu metienu po vārtiem. Rīpa ir Kazahstānas izlases spēlētājiem. 5 minūtes jau nedaudz vairāk aizvadīts šajā trešdaļā. Un veiksmīgs sākums. 14,5 minūtes vēl jāspēlē. Rīpa ierādīts zonā. Tālāk pēc tā steidz Jākabs Rēdlīgs. Rēdlīgs. Klāt arī Vasiljevs. Ņīživijs Vasiljevs. Tālajā malā ir Mārtiņš Cīpuls. Tur atbruņots tiek Vasiljevs. Pagūst gan viņš ierādīt Rīpa pretinieka aizsardzības zonā. Cīpuls garā apmali. Vasiljevs. Un pirmais pie Rīpas ir Savčenko. Riskanti, precīzi. Rahmānovs raida Rīpu vārtu virzienā. Māris Jāss. Un nebūs pārmetiens, var spēlēt tālāk. Dalmens. Prātīgāk tagad spēlē mūsējie. Vairs nedodas dziļi pretinieku zonā, bet arī tagad labi pārvar neitrālo zonu Kazahstānas hokejs. Uzbrukums gan neizdodas. Jā, un arī nākošu sezonu Kevins Dalmens spēlēs Astanā. Pāris sezonas bija SKA komandā, tagad atgriezīsies tur, kur skaitās kā pilsonis. Tagad Daugaviņš, vārdu priekšā krīt Daugaviņš. Viss noteikumu robežās un noraidījums šajā situācijā nebūs. Kulda. Arturs Kulda, tālāk jau Upers aiz vārtiem. Kulda izdodās atbruņot Uperu. Miķels Rēdlīgs, Daugaviņš. Iespēl Galviņām, daudz aizsargi mūsējie palīdz uzbrucējiem, tāpēc arī ir ļoti produktīvi bijuši šajā pasaules čempionātā. Žailovs, viens no labākajiem spēlētājiem šīs dienas mačā Kazahstānas izlasē. Ļoti labi Žailovs ieraidīja Rīpu aiz vārtiem, tagad arī pats viņš ir pie Rīpas, atspēlē atpakaļ, mēties Lost noja tur, blokēdām un tagad varam doties pret uzbrukumu. Armands Bērziņš iemet Rīpu aiz Jeremējeva vārtiem, pats arī būs pirmais tai pakaļ, tā arī ir.
Armands ļoti aktīvi cīnās. Nu, nocieties 2/3 sežot uz soliņa. Tagad ir uz ledus. Ļoti centīgs ir Armands Bērziņš. Kazahstānā, starp citu, aizvadīja šo sezonu. Bet, nu, lielākā daļa Kazahstānas izlases spēlētāji tomēr spēlē kontinentālajā hokeja līgā. Armands Bērziņš, Beibarijs, komandas hokejists. Būs vēlreiz iemetiens pie Masāļska vārtiem. Lūk, Krasnoslav Bocevs vārtu priekšā. Arī liels cīnītājs, īpaši arī olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā bija viens no labākajiem Kazahstānas komandā. Ilgadējs Barisas spēlētājs, bet tagad viņš pārstāvēja Nižņī Novgorodas Torpedo. Nikolais Antropovs un viņa aktivitātes piespēle. Aizsākts uzbrukums Rimarevam gūtie vārti. 2-1 šeit. Antropovs labi nocīnās vārtu priekšā, vārtus gūst pats. 3-4 tajā brīdī rezultāts no viņa skatpunkta raugoties, un pašā otrā perioda izskaņā labi nocīnās vēlreiz vārtu priekšā. Nu, tas ir viņa darbs. Allaž bijis pie 2 metru auguma, un pirms tam vēl viņš izbraucēja Herbertu Vasiļevu uz noraidījumu. Abi pagrūstījās, pēc tam nedaudz vairāk aktīvāk Vasiļevs nospēlēja pret Antropovu un saņēma 2 minūšu sodu. Domājams, ka Antropovs, lai kā arī beigtos šis mačs, varētu būt viens no galvenajiem kandidātiem uz labākā spēlētāja godu šajā mačā. Un vēl arī Žalovs ļoti redzams. Nu, mūsējiem labu maču aizved visa komanda aizved labu maču. Un, protams, izcauturam Mīķeli Rēdli. Ar kāpumiem, kritumiem mūsējie spēlē. Ir kļūdas, bet ir arī parādījuši raksturu, nonākot smagā situācijā, pēc diezgan bezcerīga pirmā perioda mūsējie izvirzījās vadībā, un ļoti smagi ir dabūt šos gols uz ģērbtuvēm perioda beigās, un mūsējie atguvās gan pēc tam, kad pēdējā minūtē pirmajā periodā zaudējām 1 vārtu un otrajā periodā pat 2. Nomainās Girgensona virknējums, vietā uz ledus Vasiļeva. Virknējums tātad Vasiļevs, Cipuls, Niživijs, Kulda ar galviņu būs aizsardzībā. Lūk, Latvijas izlases līdzstēji arī šajā mačā kuplā skaitā. Nu, nav tik kuplā skaitā, protams, kā tas bija brīvdienās. Bet varbūt gaidīsim jaunu līdzstēju pieplūdumu jau šajā nedēļas nogalē. Jā, gaidīsim jau spēli pret Amerikas Savienotajām valstīm. Būs vēl spēle arī ar Krieviju. Jau pilsēta ir Minska. Tā ka visi laipni lūgti atbalstīt mūsu komandu klātienē. Upērs. Pats iemet ripu zonā, pats arī pirmais tā ir pakaļ. Upērs. Niživijs. Pujats. Un Georgijs Pujats raida ripu aizģermējo vārtiem. 11,5 minūtes vēl jāspēlē trešajā periodā. Atkal Dalmens ar ripu. Atgriežamies jau laicīgi atpakaļ aizsardzībā. Krasnoslav Bocevs. Gavrīļins meklē partnerus raidripu vārtu virzienā. Starčenko tagad arī dara to pašu. Un mūsējie tagad jau spēlē vairāk no aizsardzības. Fiksēts pārmetiens. Atkal komandas dosies uz iemetienu pie Edgara Masāļska sargātajiem vārtiem. Kaspars Daugaviņš, lieliska sezona viņam šogad Šveices augstākajā līgā. Lūk arī Daugaviņa vecāki arī klātienē apmeklē šo maču, tāpat kā Zemga Girgensona. Vecāki arī ģimene ir ieradusies Minskā, bija arī brīvdienās, atbalsta. Ģimenes, arī pašas hokejs, ļoti patīkam arī pašiem spēlētājiem, protams. Arī labs turnīrs Kasparam Daugaviņam, lielisks, viņš bija spēlē pret Somiju un ir guvis 1 vārds. Atdevis 2 rezultatīvas piespēles. Atkal uzbrukumu veido Kazahstāna Rimarevs. Atspēlē atpakaļ mētiens, bloķēts mētiens. Labi stājās rips ceļā Daugaviņš, ļoti pašaizliedzīgi nospēlē. Vēlreiz Starčenko. Antropovs. Bīstam Starčenko vārtu priekšā Antropovs. Neizdodās atbruņot viņu. 10,5 minūtes vēl jāspēlē. Antropovs, ripa atstāja laukumu un atstāja tā no Džeriņa. Tieši tā no Džeriņa ripa atstāja laukumu. Iemetiens būs pie Masāļska vārtiem vēlreiz. Nomaina sastāvu abas komandas. Gan arī Pekas Selina vadītā Kazahstāna. Lūk, Daugaviņš sniegt viņam tiek palīdzību. Ļoti sāpīgi viņam trāpījis ir ripa, acīm redzot, lūk, pa potīti.
Jā, nu tā salaža ir sāpīga. Nu tagad redzam, klībodams dodās uz soliņu. Nu cerēsim, ka daudz maz ar veselību viss būs kārtībā. Kasparam Daugavaņam, nu protams, zilumu. Vismaz zilumu ir pēc šādiem spēcīgiem sitieniem. Cerēsim, ka spēlēt varēs. Joprojām Jāņa Kvēpa aprūpē Kaspars Daugaviņš. Nu redzēs, vai parādīsies uz ledus vai nē. Guntis Galviņš, Armands Bērziņš. Izcīna arī pretinieku zonā. Nu, līdz Džeriņam šī piespēle neizgāja. Bet joprojām arī par mūsējiem Andris Džeriņš. Piespēle Bērziņam. Bērziņš. Nu, saglabā arī Bērziņš mēja. Vārtu virzienā. Nu, lai saglabātu ripu zonā. Laukuma vidusdaļā. Tomēr ripa Kazahstānai. Dodās uz priekšu gar labo malu. Nokļūst zonā. Rahmanovs. Kulda. Aktīvi nospēlē Rahmanovu, atgūstam ripu un varam domāt par uzbrukumu. Zemgus, Girgensons, Štāls un Indrašs. Girgensons izdara metienu, Štāls, Rahmanovs. Mārsjās pirmais aizsardzībā. Indrašs. Labi, Indrašs tiek ārā no zonas. Tur gan lielākiem spēkiem tiek apturēts. Kazahstānas uzbrukums. Romanovs. Upers. Trāpa ripa Štāls. Pārliecinoši izraida ripa ārā, nu tiesa. Nu tā, lai nebūtu pārmetiens. Atbruņots Gavriļins. Labs ātrums Vasiļievam. Vasiļievs. Arī viņš tiek atbruņots. Mazāk par 9 minūtēm vēl jāspēlē. Savčenko. Ar mūsu komandas uzbrukumu šobrīd varbūt nav vairs tik mērķtiecīgi, bet mēģinām nospēlēt drošāk aizsardzībā, nepieļaut rūpjas kļūdas. Un tagad pretuzbrukuma iespēja. Aleksandrs Ņiživijs. Sotnieks! Jeremējevs, bet ripārt priekšā. Tā nav pie vārtu sarakta, ar cīņā aiz vārtiem. Cipulis. Un Krasnoslobocevs. Nu, skatīsimies tagad, vai Kaspars Daugaviņš dosies laukumā. Viss kārtībā, Kaspars Daugaviņš var spēlēt. Nu, ja šādās reizēs ir šis sāpīgs trieciens, tad mēdz teikt, ka labāk nenovilkt slidu līdz spēles beigām. Un pēc tam var būt visādi, bet Kaspars Daugaviņš ir atpakaļ cīņā. Jautājums, vai pēc tam varēs uzvilkt slidu. Nu, cerēsim, ka viss būs kārtībā Kasparam Daugaviņam. Nu, bieži sanāk šādi savainojumi arī hokejā. Nu, cerēsim, ka tiešām viss būs labi. Ripa vidusdaļā. Pārmetiens nav, jāspēlē tālāk. Semjonovs, atkal tālu piespēle viņa izpildījumā. Un tieši viņš izdarīja šo precīzo piespēli Žēlo Olam pirmajā periodā. Arī kaut ko līdzīgi mēģināja izdarīt, bet bija mācīgi. Gints Mēja. Džeriņš pirmais pie rips. Aiz Jeremējeva sargātajiem vārtiem. Andris Džeriņš turpina cīņu. Gints Mēja dots palīgā. Džeriņš. Un būs 2 minūtes Kazahstānai. Ļitviņenko noteikuma pārkāpums pret Gintu Mēju. Iespēja palielināt pārsvaru Latvijas izlasēji. Augumā Rāžans Ļitviņenko, gandrīz 2 metru augums, bet noraidījums par pretinieku uzturēšanu. Tomēr Džeriņam, jā. Tomēr Džeriņam ir noraidījums. Džeriņam 2 minūšu sots. Likās jau, ka Ļitviņenko būs saņēmis noraidījumu. Pats arī skatījās tiesnešu virzienā, atskanēja svilpa. Viņš jau ticēja, ka viņam ir noraidījums, bet redzam Tedu Nolanu. Viņš nesaprot. Nolans, kas notiek, kas par tiesāšanu. Nu, es domāju, pēc spēles preses konferencē arī to varēsim dzirdēt. Nu, skatāmies te Džeriņš un Dalmens. Nu, tomēr tiesneši lem šādi. Un Ļitviņenko jau pats bija gatavs doties noraidīto spēlētāju soliņu. Arī kameras noķēra viņu slidojam jau, bet viss ir pavisam savādāk. Un arī Džeriņš skatās video atkārtojumu. Nu, kārtējo reizi mūsēja nonāk diezgan sarežģītā situācijā. 7,5 minūtes un 2 minūšu vairākums. Tagad ir reklāmas pārtraukums. Var atpūsties pieredzējušie Kazahstānas hokejisti uz ledus. Viņiem Antropovs, Upers, Starčenko, Blokins un Dalmens. Sen tik neapmierināts arī Teds Nolans nav redzēts tieši ar tiesnešu darbībām. Nu, parasti ļoti delikāti izturās šajās situācijās. Nu, redzēsim, kā būs pēc spēles. Nu, svarīgākais ir jāizcīna uzvar. 7,5 minūtes vēl jāspēlē. Daugaviņš uz ledus, bet 2 minūtes, nu mazāk jau par 2 minūtēm. Jau mazākumā iemetiens.
Jā, bet ļoti daudzās situācijās arī pamatot tiesneši tomēr ir sodījuši mūsējos, bet ir atsevišķi momenti bijuši, kur ļoti strīdīgās epizodēs tiek nosilps 2 minūšu sods. Lai tas paliek tagad jācīnās. Vārds priekšā, tur viens brīvs spēlētājs izdodas noturēt Ripu, neļaut tā dot piespēli. Aplaus Latvijas izlasē, Ripa ir rādīt pār laukumam. Ātri nomainam sastāvu. Laukumā jau Kulda, arī Štāls, arī Zemgus Girgensons un arī Guntis Galviņš. Šāds kvartets aizstāvās Latvijai. Antropovs, pirmā maiņa laukumā Kazahstānai ar Dalmeni ierindā. Dalmens ar Ripu. Edgars Masaļskis. Tur pārpriekšā 2 Kazahstānas hokejisti. Bieži vien dots arī 2-metrīgais Antropovs. Vēlreiz atkārtojums. Vēlreiz tas pats rakurs. Dalmens arī pat nepaskatījās uz tiesnešu, turpināja spēlēt. Lai kā noraidījums ir piešķirts, Andris Ķeriņš redzams, arī redzam Antropovu iemetiens. Vēlreiz pie Masāļska vārtiem. Šis varētu būt tas brīdis, kad arī Dalmens visas 2 minūtes paliks uz ledus. Ļoti bieži viņš to arī dara kontinentālajā hokeja līgā. Starčenko. Antropovs. Neizdots viņam piespēle, bet pārtver Ripu, kur mēs raidam ārā Starčenko. Kulda. Un tagad Štāls ārā no zonas. Jau gatavs. Veidot uzbrukumu bija arī Zemgus Girgensons. Un minūti mūsēji ir izturējuši. Minūti izturēta Dalmens ar Ripu aiz vārtiem. Skatītājs skandē Latvija, Latvija atbalsts grūtā brīdī. Tas ir vajadzīgs. Želovs. Vispārēji nomainījušies. Dalmens, arī Dalmens tagad dodas malā. Želovs. Pagaidām neatrod veidu, kā tikt zonā Kazahstānas spēlētāji. Gar apmali Semjonovs. Daugaviņš, Pujāts, Žailovs savāc Ripu. Semjonovs. Žailovs, Starčenko met garām. Ļoti bīstams metiens. Vēlreiz metiens vārtu virzienā bloķēts. Tas tiek. Mārtiņš Cipuls stājās Ripas ceļā. Arī viņam pa slīdu trāpīja Ripa, bet šķiet viss kārtībā var. Tiesa gan nomainās. Tagad Cipuls. Vēl dažas sekundes paliek mūsējiem skaitliskais mazākums. Mēģina tikt zonā Kazahstānas hokejisti. Pujāts. Spēks spēle pret Pujāts aiz vārtiem. Ripa paliek Kazahstānai pilnā sastāvā Latvijas izlas. Uzlēdz arī Džeriņš. Želovs. Mēja. Kavē Starčenko. Mēja iesaist cīņā. Un dabūjam Ripu ārā no zonas, bet būs pārmetiens. 5 minūtes 10 sekundes. 5-4 Latvija vadībā. Nomaina abas komandas sastāvu. Abas komandas Kazahstānas komanda. Latvija nevar nomainīt sastāvu. Vasiljevs turpat pie soliņa. Gatavu nomainīties, tiklīdz būs iespēja. Bet tagad Daugaviņš stājas iemetienu punktā. 5 minūtes 10 sekundes vēl. Jā, līdz ar to mums virknējums uzbrucēji Džeriņš, Mēja, Daugaviņš. 30 sekundžu pārtraukums. Jā, lai atpūtinātu mūsu komandu, jo tomēr diezgan ilgi šis virknējums bija uz ledus. Un tagad pēc pārmetiena tā ir jārīkojas, un tā arī bieži dara. Līdz ar to nekāda tāda milzīga norādījuma nav nepieciešama. Treneris šo to pasaka, bet pats galvenais ir atpūtināt mūsējos. Arī līdzstēja atbalsts, jā, tiešām nekādas lielas sarunas tur nenotiek, bet Raimo Helminens, redzam, ļoti aktīvs, arī tulks turpat blakus strādā. Acīm redzot, ne visi pārvalda krievu valodu, arī Peks Selīns. Ļoti aktīvi strādā viss treneru korpus šajā gadījumā. Tulks ar žestiem arī ļoti daudz ko vēl rāda. Jā, tieši tā. Ļoti aktīvi strādā šī brigāda. Atceries olimpiskajā kvalifikācijā, cik tur šķiet 7-8 cilvēki bija tajā brīdī. Tur bija milzīgs Tagad vismaz adekvāts skaits ir 11 tur vai pat nebija, tur nepietika vietas. Gan rīz vai hokejistiem, cik daudz vīri uzvalkos bija. Visi gribēja piedalīties pie baļķa nešanas, bet beigās tomēr Krikonovu vadībā komanda nekvalificējās. Tukšām rokām brauc mājās. 5 minūtes. Tālu piespēles priekšu. Nogādā Ripa zonā Kazahstāna. Ripa laukums stūrī. Kontrolē Ripa Kazahstāna. Tālākais uz vārtiem. Cipulis. Tur Ripa nav uz ledus. Tā tur pie laukuma apmals cīņā. Ņiživīts ar spēku. Vasiljevs.
Ņiževijs. Aleksandrs, pārāk spēcīgs metiens, bet tur jau ar priekšā Ņiževijs vēl pacīnās. Un tagad atgriežamies atpakaļ aizsardzībā, nomainās Vasiļevu virknējums. Daugaviņš, Ķēniņš 3-7 un Rēdliks. Šajā periodā metiena attiecība. Kopējā metiena attiecībā arī lūk redzat vārtu kūšanas iespējas. 10-6, bet rezultāts tablo 5-4 Latvijas labā. 6 iespējas mūsējiem un 5 gūtie vārti. Bīstami! Nav noteikuma pārkāpums. Šeit gan varbūt varēja dot, bet tiesneši paši saprot, ka jau diezgan daudz soda minūtes ir bijušas. Šajā gadījumā laikam nobijās. Nobijās arbitri, bet rīpi Latvijas izlasēji. Girgensons. Jā, arī paši pēc tam tiesneši varēja video atkārtojumu redzēt video kubā par šo Džeriņu pārkāpumu, par ko tika iedots 2 minūšu sods. 3,5 minūtes arī par Girgensonam. Girgensons raito laukumu izdaļā. Indrašis tur cīņā par arī paps no pretspēlētāja noraidījums Kazahstānai. Kazahstāna arī iegūst ripu un 2 minūtes. Skaitliskais vairākums Latvijai, kad 3 minūtes 22 sekundes jāspēlē līdz 3. trešdaļas beigām. Un šoreiz patiešām tas ir noraidījums Kazahstānai. Aleksejam Vasiļčenko. Miks Indrašs izprovocē Čeļabinskas traktoru hokejistu uz noteikumu pārkāpumu. Un pirms tam, lūk, redzam šo situāciju pie Latvijas izlases vārtiem. Bet neprotestē neviens no Kazahstānas izlases spēlētājiem. Daudz jau viņiem ir dots šajā spēlē. Neadekvāti jau būtu šādi protestēt Vasiļevs iemetienu punktā. Vasiļčenko, Čeļabinskas traktoru komandas spēlētājs uz noraidīto spēlētāju soliņu. 3 minūtes 22 līdz trešdaļas beigām iespēja dubultot pārsvaru. Palielināt līdz 2 ripām tātad. Viennozīmīgi 2 reizes labāks. Tas pārsvars noteikti arī uzreiz būtu. Pujats. Tas visticamāk būtu. Visticamāk jau būtu uzvara, bet 3 minūtes vēl paliek. Un Kazahstānā arī ir parādījis raksturu. Un arī šajā komandā ir cīnītāji. Un Baris rindās aizvadījuši labu sezonu. Mārtiņš Cīpulis diezgan piesardzīgi mūsējie spēlē vairākumā, mēģinot neiekrist kādā no pretuzbrukumiem, jo Kazahstānai jau jāiet uz visu banku šajā brīdī. Artūrs Kulda, Miķelis Rēdliks. Miķelis, piespēl Pujacam. 1 minūte 10 vēl vairākums. Stāvam pie saviem vārtiem, pieturam rīpu. Droši uzsākam uzbrukumu skaitliskajā vairākumā. Girgensons jau tur dežūrē pie pretinieka zilās līnijas. Tagad arī saņem piespēli. Turpinās cīņa par ripu atgusto Kazahstānu. Garā apmali tiek rādīta ripu pārlaukumam. Un Želovs uzreiz dots uzbrukumā cīnīties par ripu. Nomaina sastāvu Kazahstānu. Un ļoti piesardzīgs mūsējo vairākums. Vairāk domājot par aizsardzību nekā par to, lai gūtu vēl viens vārds. Miķels Rēdliks. Un tagad Rēdliks piespēl Daugaviņam. Pēdējās 2 minūtes jau sākušās. Trešajā trešdaļā Krasnis Lapocevs, Kulda. Miķelis garā apmalī. Vēlreiz garā apmalī, tagad jau Galviņš neizdodas aizskart ripu, bet tā tālāk pie Miķeļa Rēdlika. Kulda, 20 sekundes vēl vairākums un 1 minūte 35 līdz beigām. Pēc 10 sekundēm uz lācis atgriezīsies Vasiļčenko, Džeriņš. Raida ripu dziļāk zonā un tagad Starčenko. Džeriņš. Galmēns, Mējā. Nav kam piespēlēt. Džeriņš, atvaira Jeremējevs. Pilnā sastāvā Kazahstānas izlases Pujats. Labs metiens. Mēja jau kavēja redzamību vārdsargam. Turpinam cīnīties. Pēdējā minūte, tūdaļ arī sāksies. Uzbrukumā gadots Kazahstāna. Prietā jau viņa atrodas uzbrukumā Starčenko. Starčenko izdos pieturēt ripu tukšu vārtu Kazahstānai. Dodās priekš Stāls. Netiks viņš, diemžēl, pirmais pie ripas. Pagūs Kazahstāna aizsardzībā, bet tukšu vārtu ir Kazahstānai. Jeremējevs jau nomainījies. 6 laukuma spēlētāji. Romanovs, Antropos Masaļskis. Labi, un tagad Miķels Rēdliks izved ripu ārā no zonas, pats pamaldots uz priekšu.
Palīgā Ķēniņš. Ķēniņš iesaistas cīņā. Skatītāji arī cēlušies kājās. 30 sekundes vēl Kazahstāna dodas uz priekšu. Uzsāk savu uzbrukumu Starčenko. Tālāk Savčenko uz priekšu Antropovs. Antropovs netiek zonā, tagad gan kreiso malu. 6 vīru spēlētāji, 6 vīru sastāvs šobrīd Kazahstānai uz ledus. Izdodas izraidīt ripu ārā, bet sekundes 10 līdz 12,3. Pārmetiens, iemetiens pie Masaļska vārtiem. Vēl ir iespēja izglābt šo spēli Kazahstānai. Tagad viņi ņems 30 sekundes, un šeit Antropovs varēja savu komandu glābt. Bet šajā situācijā glāb mūsējie kopīgiem spēkiem. 30 sekundes, ko, protams, varēja arī paredzēt. Arī Pekas Selīns, Remo Helminens. Abi galvenie, ne galvenie, Selīns ir galvenais treneris, bet ļoti daudz iesaistās arī Remo Helminens. Un tikmēr arī Teds Nolans ļoti aktīvs uz soliņa. Pēdējās sekundes, izšķirošās sekundes cīņā par 3 punktiem turnīra tabulā. Ļoti svarīgi tagad būs uzvarēt iemetienā. Un šajā situācijā joprojām aktīvi apspried uz abiem komandu tiltiņiem. Vitālijs Jeremējevs jau ir laukuma malā. No mūsējiem Galviņš, Kulda, Daugaviņš, Cipulis un Ķēniņš. Kaspars Daugaviņš būs iemetienā pret Dmitriju Uperu. Daugaviņam labākais rādītājs šodien iemetienos. Stājamies iemetienu punktā. Iemetienos arī ir Upers. Un tur arī Žailovos, Starčenko, Dalmēns cīņa par ripu. Žailovos atspēlē atpakaļ Savčenko. Mazāk par 10 sekundēm ripu trapa vārdu pamati. Vēlreiz uz vārdu priekš mēģina izspēlēt Starčenko. Garām vēl raidrīt. Ir ripa ārā no zonas, tā slīd tukšos vārtos, bet tomēr ir garām, bet 0,2 sekundes. Šajā laikā vairs nav iespējams gūt vārtus. Latvija ir nepilnas sekundes attālumā no uzvaras. 9 vārtu trilleris, kurš būs ar laimīgām beigām. Vēl kaut ko Daugaņš stāsta. Šeit galvenais, vienīgais, ko var darīt, triekt ripu vārtiem uzreiz Dmitrijs Upers. Vēl pagaidīsim oficiālo sirēnu. Ko tur tiesneši apspriežās savā starpā. Cik ir laiks, un tas var ienest vēl zināmas korekcijas. Atceries, Olimpiskajās spēlēs bija šī jaunā sistēma izmanto, ka tiklīdz atskan svilpa arī tiek apturēts laiks, tādējādi iegūts arī papildus 30-40 sekundes. Te viss arī ir precīzi. Te viss ir precīzi 0,2 sekundes. Daugaviņš iemetienā, kā mūris stājamies pretī visiem iespējamiem ceļiem. 9 vārtu trillerī šajā hokeja drāmā. Latvija izcīna uzvaru, otro uzvaru 3 spēlēs, un ar 6 punktiem šobrīd esam 4. Izcīnīt 3 punkti, svarīgi 3 punkti, un varam gatavoties jau nākošajiem mačiem. Kas par trilleri atkal Latvijas izlases izpildījumā. Un uzvaras vārtu autors ir Juris Štāls. Trešās trešdaļas sākumā 44. minūtē Štāls gūst vārtus, un beigās mūsējie nosargā uzvaru otro reizi šajā pasaules čempionātā. Mēs klausīsimies Latvijas himnu. Daugaviņš, Masaļskis. Labu darbu ir padarījuši mūsu izlases spēlētāji. Kazahstāna tikmēr atkal nonāk sarežģītā situācijā. Viņiem jācīnās par vietas saglabāšanu. Un pagaidām Šveicei ir vēl klājies bēdīgāk, nav izcīnīti punkti. Somijai izdevās šodien izcīnīt, tā kā situācija turnīra tabulā tiešām ļoti interesanta. Bet Jāni, tavu prognozi, labākais maču spēlētājs Latvijas izlasē? Juris Štāls laikam jau tomēr. Uzvaras vārti. Uzvaras vārti Jurim Štālam. Bet arī Miķels Rēdlis. Arī Miķelim Rēdlikam laba spēle. Un Miks Indrašs aizvadīja teicamu maču. Un pretnieku rindās Nikolais Antropovs, vēl arī Kulda mūsējo rindās. Jā, kolēģis Aivars Zakāros arī norāda to. Redzēsim, kuram būs taisnība. Es lieku uz Miķelu Rēdliku. Es lieku uz Juris Štālu, Aivars Zakāros liek uz Artūru Kuldu. Ko gaidīsim, tūlīt arī tiks paziņot mača labākie spēlētāji. Vispirms Kazahstānas komandā, zaudētāja vienībā. Antropovs, acīm redzot, tur būs galvenais kandidāts.
Un atgādināsim mūsējiem pirmos vārtus gūst Indrašs pirmā perioda sākumā, tad 2 Rīpas Masaļska vārtos. Otrā perioda sākumā 2 reiz Kuldie precīzi, 1 reiz Miķels Redliks, tad Antropovs Blokins un beigās Juris Štāls. Kevins Dalmens, viņam 2 rezultatīvas piespēles šajā spēlē. Naturalizētais kanādietis saņem labākā spēlētāja balvu. Nu, viņš šajā komandā ir no tiem spēlētājiem, kuram otrā lielākā spēļu pieredze Nacionālajā hokeja līgā. Nu jāpastimulē ir, lai arī brauktu uz nākamajiem pasaules čempionātiem. Varētu tā būt, jā. Nu, tagad Latvijas izlasē labākais. Команде Латвии лучшим игроком сегодняшнего матча признан номер 81. Georgijs Pujats. Lūkā, Georgijs Pujats saņem labākā spēlētāja balvu. Un līdz ar to mēs no jums atvadamies. Nākamā spēle Latvijas izlasē parīt pret Amerikas Savienotajām valstīm. Laba komanda amerikāņiem, bet ļoti laba komanda arī Latvijas izlasē. Tā ka brauciet uz Minsku vai arī skatieties pie televizora ekrāniem. Šajā brīdī es, komentētājs Jānis Uguls un mans kolēģis Toms Prāmnieks, mēs atvadamies, bet tagad vēl klausamies himnu ar Minskas arēnā. Visu labu! Итак, дамы и господа, в честь команды-победительницы звучит государственный гимн Латвийской Республики. Ladies and gentlemen, in honor to the team winner, please rise up for the national anthem of Republic of